Iedomājieties, jums ir telpa, skola, kurā nav skolotāji un kurā tie pieaugušie, kas tur ir, viņi neatbild uz jautājumiem. 1950. gadā Marija Montessori jau tad teica, ka tā izglītības sistēma, kas ir pieejama, viņa vairs nav pat derīga tajam gadsimtam. To, ko Māja darīja šajā pirmajā gadā, es domāju, ja viņa vēl tā turpinātu 8 gadus. Es domāju, ka viņai 10 gados būtu jau biznesa. Mūsu skolas misija ir iedvesmot katru atrast savā dzīvē aicinājumu, kas var būtiski izmainīt pasauli. Klasiskā motivācija burkāns pakaļā vai priekšā. Bieži vien skolotāji ir tie, kur taisa bullying, nevis vienkārši skolēni citi. Vai jums nav bijusi tāda sajūta, dzīvojot 30-35 gados, kad es to varēju saprast arī 20 gados? Ticība, pārliecība, ka katrs bērns ir ģēnijs. Vai es pēc skolas zināju, ko es gribu darīt? Nu, neteču. Šis ir podcasts, kurā mēs runāsim par to, kā aug ģimene. Attiecības ar bērniem, ar sevi, ar sabiedrību kopumā. Vienmēr sakot, šis ir podcasts par mūsu pieredzi un citu cilvēku pieredzi, veidojot savas ģimenes. Mēs uzskatām, ka ģimene nav tikai status vai vieta, bet tas ir ceļš, kur tu vari augt, pilnveidot savas vērtības un iegūt iekšējo briedumu. Let's go! Šodien jauna epizode, un šodien mēs runāsim ar... mums jāiepazīstina sev, man liekas, bija, ja? Nu, aiziet, varam arī iepazīstināt, jā. Sveiki, mēs esam Goto ģimene. Ģimene aug podkāsta, kura sanāk epizode? 9. Ja? Jau mēs esam 9 epizodes izturējuši, jāiztur līdz 20, un tad mēs esam priekšā 95% podkāstu, jo 95% podkāstu problēma ir, ka viņi neuztais vairāk kā 20 epizodes. Mēs varam. Jā, tā kā paldies visiem, kas iesaistās ar idejām, ar domām. Šodien mēs esam aicinājuši savu sarunu, es teiktu, ļoti drosmīgu ģimeni. Kā nav daudz ģimenes, kurām tu varētu pateikt, ka viņas ir atvēruši savu skolu. Un mēs šodien gribam parunāt par ļoti lielu ģimene augtajā idejā. Ne problēma, bet izaicinājumi ir skola, kad nāk skola. Kuru skolu, ko vispār parunāt, man liekas, par skolām? Par izglītību parunāt, jo tas, tā kā tu saki, tas jautājums skar pilnīgi visas ģimenes, kurām ir bērni, un kaut kādā brīdī visi vecāki sāk domāt par to, kurā skolā bērnu laist, kāpēc tur laist, vai ir kaut kas vairāk kā vienkārši pienākums laist bērnu skolā. Un jā, kā jau Gustavs teica, tas ir tāds drosmīgs lēmums uztaisīt savu skolu, kas ir ne tikai tik galā ar visiem papīriem un visām tām, es nezinu, kam visam ir jāiziet cauri, visai birokrātijai, lai to izdarītu, bet paņemt kaut ko pilnīgi, tā kā man liekas, viskreizīgāko, ko tu vari iedomāties, bērniem ļaut pašiem to skolu vadīt, virzīt, un tā ir filozofija, kas ir Aktona akadēmija pamatā, bet kā mēs arī te runājam nedaudz jau aizkadrā, arī, ja, protams, tā ir dzīves filozofija, kā jūs dzīvojat, kā vecāki, kā droši vien arī pāris kopā un vispār ģimenē, un kā jūs skatāties uz saviem bērniem. Tāpēc, jā, welcome, šodien mums ir Martīnī ģimene ciemos, Dāvis un Laura. Prieks, ka jūs piekritāt sarunai. Un šodien, jā, tā tēma liela, bet mēs vienmēr sākam ar to iepazīšanās stāstu, jo kaut kā jau jūs satikāties, vai jūs satikāties šajā jau, vai taisam skolu un esam kopā, vai tomēr bija kaut kas savādāks. Kā jūs iepazināties? Jā, mūsu tas stāsts, un droši vien ļoti līdzīgi kā jūsu stāstam, ir, ka mēs iepazināmies darba vietā. Un nav tā, ka mēs uzreiz bija baigais klikšķis un aiziet, un tik būs. Un tā, jo man īstenībā sākumā, es atceros, ka gāju darba interviju, man bija no sākuma ar vienu cilvēku darba interviju, pēc tam bija gala intervija ar Dāvi, un es pēc tam izgāju ārā, es biju tik dusmīga, jo man viņš tik ļoti nepatika, un es domāju, kā, tik arrogants cilvēks, un tāds pavisam, es domāju, ka Dievs vienkārši, droši vien, ka es tāpat nedabūšu tā darbu, un, paldies Dievam, ka es nedabūšu. Jā, paldies Dievam, un tā, bet, beigās, protams, viņi man piezvanīja, un viņi saka, jā, ka davai, tu varētu nākt strādāt, un tā. Un tad, tā kā, excitements, bet arī bišķiņ, es ceru, ka nebūs jāstrādā ar to vīrieti. Nebūs jādzīvo ar viņu. Jokes on you, ne? Jā, tas bija darba līgumā mazajā printā. Izlasiet vienmēr fine printu. Klausies, varbūt tev piezvanīja, jo visas iepriekšējās atteicās strādāt ar viņu kopā. Tur kaut kas aizdomīgs bija. Un tā es sāku strādāt, un tad pēc kāda laika tad mums bija darba pasākums, kurā Dāvis izdarīja pirmo mūvu, un tad mēs pēc tam arī sākām tikties, un tad viens pa vienam dzīvojam kopā, tad pēc tam dzīvoklis bija jāiekārto, tad pēc tam pirmais bērns, un tad arī sākās skolas jautājumi, kas bija aktuāli. Cik jūs ilgi esat kopā? Laurai gadiem labāk iet.
Ļoti labi atbildēju. 8 gadi, man liekas, jau ir. Jā. Esat kopā, ja? Nevis precējušies? Jā, precējušies mēs vispār tikai kādu gadu esam. Pusotrs kaut kur. 3 plus 2 varbūt, jā. Bet jums vecākajiem bērnam, man liekas, ir 3 gadi, Jā. 3 gadi. Super laicīgi kaut ko par skolu sāk domāt, jo mēs, zin kā, priekšpēdējā vasarā sākām domāt. Jā, bet īstenībā māja tā arī nonāca šajā skolā, jo mums bija doma, aizbrauksim citur mācīties, Dubai, varbūt brauksim dzīvot Lālakuru skolu. Un tad tas bija tas pēdējais brīdis īstenībā, kad es sāku tikai domāt, ka mēs tomēr nebraucam nekur, mēs paliekam Latvijā, mums nav bērnu skolas, jālaiž viņi skolā. Un kaut kā izleca reklāma īstajā brīdī un sazinājāmies un nonācām pie jums. Bet jā, kā Gustavs saka, tiešām laicīgi. Kāpēc tik laicīgi jāsāk domāt? Kāpēc jūs tik apzinīgi vecāki, ka jūs par to domājat? Iemāciet mums apzinīgumu, jābūt. Tas īstenībā salīdzinoši bija arī tāpēc, ka Dāvis tajā laikā nestrādāja. Un, es gāju strādāt, un viņš palika mājās. Un tad viņam vispār bija diezgan daudz brīva laika arī padomāt par to. Un viņš bija tas arī, kurš atrada šo skolu tīklu, šo franšīzi, kuru mēs esam atraduši uz Latviju. Un, jā, tas kaut kā tā dabiski notika, ka viņš bija tas vizionēri šajā man iekšā bija, kad jābūt kaut kam labākam. Es skatos uz vispār izglītības sistēmu, un man tā pati pieredze bija, kad man potenciāls bija, es tulīt arroganti izklausīšos, potenciāls bija daudz lielāks. Īsto dabu. Potenciāls bija daudz lielāks nekā es to apguvu izglītībā, nekā es to apguvu skolā un arī augstskolā. Un, tāpēc es tā nopietni sāku domāt par to. Un, mēs sākām diezgan laicīgi, tāpēc, ka man bija brīvais laiks un arī attiecīgi tā kaut kāda tāda sāpe vai lieta, ko man likās, ka vajag labāk. Un, tad es padziļināti skatījos, un mēs kopā ar Lauru tur braucām uz skolām arī un skatījāmies. Latvijā neatradām neko, kas tādu līdz galam uzrunātu. Un tad es noskatījos YouTube un vienkārši suggestionos ielika Jordana Petersona interviju ar mūsu skolas izveidotāju. Ak, Dievs, mums vajadzētu YouTube'am varbūt kaut ko pateikt par šito the best algoritmu. You change our life. YouTube'am tiešām ir rīktīgi krūts algoritms. Mums tā kā tikko biznesā bija tāds piemērs arī. Mēs runājam par kaut kādu vienu problēmu, tā kā mums ir meetings. Un es ieju pēc brīža YouTube, un pirmais video ir tā kā, es vienkārši domāju, bija cepur no algoritmu. Naglas, wow. Jā, tāpēc, ka viņi noklausās tev droši vien. Protams. Visas teorijas. Man patīk šitie, ka es uzrakstu tādu argumentētas teorijas. Domāju, jums nav ko dzīvē darīt, vienkārši ejiet dzīvot savu dzīvi. Bet labi. Es noskatījos to interviju, un tur bija tās vērtības un tās lietas, kas man tik ļoti uzrunāja, kad es sapratu, ka šitā skola ir mūsu ģimenei. Un es teicu Laurai, ka labas ziņas, jo mēs atradām skolu mūsu ģimenei. Varbūt ne tik labas vai grūtās ziņas ir, ka mums būs vai nu jāpārvācās, vai arī jāatver viņus pašiem. Kā tajā brīdī mēs vēl bijām ļoti naivi un domājām, tas taču būs īzī, kas tur ko neatver skolu. Es domāju, ka būs grūti, bet es atteicos par to domāt. Arī uzņēmējdarbībā ļoti daudz cilvēku saka, ka pēc 10, 20 gadiem viņi saka, ja es būtu zinājis, ka tam visam jāiet cauri, es nekad to nebūtu sācis. Un tieši tā neziņa, man liekas, ir tas, kas arī ļauj vispār doties. Tagad nav doma, ka labāk būtu pārvākušies. Nē, reizēm, protams, Latvijas superīgās vasaras pierāda, ka tā kā tāds pašāk ir. Vieglāk, jā, noteikti. Jā. Bet tam ir arī savas piepildījums. Dzīvē ir svarīga lieta, ir atdot kaut ko kopienai, kaut ko citiem izdarīt. Tas dod piepildījumu. Un, ja mēs pārvācamies un ejam kādā citā skolā, tas ir jauki, bet ir ļoti svarīgi tā sajūta, kad mēs esam iedavuši kaut ko, kas ir palīdzējuši citiem ģimenēm un citiem bērniem augt un piepildīt savu potenciālu. Es šo ļoti labi izjūtu arī tagad ikdienā brīžam kaut kādas pilnīgi neloģiskas darbības, kas ir tā kā tiešām giving back, ja viņas tev pavirza dzīvē uz priekšu. Tur, ja kādreiz kāds grib uzjautāt jautājumus, mēs pastāstīsim tur Q&A epizodē par to, bet tur ir ļoti, ļoti, ļoti bieži. Bet tas, kas man likās ļoti interesanti, kad mēs ar jums satikāmies pēc tās reklāmas ieraudzīšanas. Un, mums ar Dāvi bija viens tāds super liels arguments, kas man likās mums tik atbilstoši. Vai jums nav bijusi tāda sajūta, dzīvojot 30, 35 gados, kad es to varēju saprast arī 20 gados? Un mēs ar tevīm apmainījāmies ar to, man tas skudriņas pārgāja pāris, domāju, ka tiešām tev, kas arī, man liekas, ir tā viena no lielajām mūsuprāt un arī jūsuprāt kaut kādām tām skolas sistēmas problēmām, kad nesagatavo reālai dzīvē cilvēks.
Bet tas bija arī tas, ko tu ieraudzīji, kad jūs teicāt, jūs apbraukājāt skolas, un tas bija, tu ieraudzīji, ka nav īsti tas kaut kas, ko jūs vēlaties. Kas tad bija tas, ko jūs ieraudzījāt, kas tur iztrūkst? Man liekas, es papildināšu tā galvenā lieta, ko mēs redzējām, ka pa lielam skolas ir vienādas. Nav starpība viņai privātā vai publiskā skola, bet viņās mazākas klases tikai. Tikai mazākas klases un vairāk skolotāji. Tas ir vienīgais, kas atšķirās. Visas pārējās, visas problēmas ir viens un tās pašas. Tas pats bullyings, tas pats vērtēšana, tāpat tā kā viņi mācās vienkārši no grāmatām, visi vienu un to pašu. Tās visas problēmas visās skolās vienādas. Un tad, tad Dāvis atkal tās vērtības saredzēja tajā podkāstā ar Jordanu Petersonu. Jā, ir daudz pozitīvāk, teiksim, Montessori skolas ļoti forši, jo viņas konceptuāli dara lieliskas lietas. Bet tur arī nedaudz iztrūka mūsu apziņā, ka tas potenciāls tomēr ir vēl lielāks. Un Marija Montessori izdarīja fantastisku darbu 20. gadsimtā, kad viņa pētīja bērnus, kā viņi attīstās, kā viņi dabīgi mācās. Un tas ir pavisam aktuāli vēl joprojām. Bet tagad mēs esam 21. gadsimtā, un 21. gadsimtā mēs dzīvojam jau tādā citā pasaulē. Mums jau smadzenes veidojās citādāk arī no visām ierīcēm, kas mums ir, no visiem distractions, kas mums ir apkārt. Un ir arī daudz zināšanas, papildus zināšanas, ko mēs varam pielietot un izmantot skolu kontekstā, lai iemācītos vairāk tās reālās dzīves prasmes tieši. Tāds off-topic, es kaut kur dzirdēju, ka Montessori pamet savus bērnus. Tā ir taisnība? Iegūglē. Ja kāds zina, atsūtiet man, jo man kaut kas teica, ka Montessori pati bija pametusi savus bērnus, bet viņi visu savu dzīvi noveltīja citiem bērniem. Tur ir kaut kāds tāds interesants stāsts. Jā, bet es tev piekrītu, tas ir kaut kāds 20. gadsimts, un tagad ir 21. gadsimts, un tiem bērniem ir, tā kā... Bet īstenībā arī tajā laikā, 1950. gadā, iedomājieties, cik tas ir gadus atpakaļ, Marija Montessori jau tad teica, ka tā izglītības sistēma, kas ir pieejama, viņa vairs nav pat derīga tajam gadsimtam. Un kur nu vēl tagad? Mēs joprojām esam 2025. gadā, un mēs joprojām darām to pašu, ko darīt tad. Varbūt bišķiņa advancētāks, varbūt nedaudz vairāk projektu vadība ir. Bet, mazāk bļauņas ir lineāli. Jā, bet pa lielam viss ir tas pats. Bet tas ir tā drošība. Viss ir zināms. Visi iet pēc noteikti kaut kāda standarta vadlīnijā. Visi jūtās droši tajā visā. Tas ir arī bijis lielākais izaicinājums mums, kā vecākiem, esot gadu aktono vecākiem, ļauties iziet ārpus tās sistēmas un vienkārši pieņemt kaut ko jaunu, jo tajās robežās ir drošība. Tas ir arī tas, ko mums māca, ka bērnam vajag robežas, lai būtu drošība, lai viņš justos droši un arī lai mēs droši vien justos droši, jo mums ir kaut kas, ko mēs kontrolējam, pēc kā iet gan mūsu bērni, gan mēs kā vecāki, jo viņi ir apguvuši tieši tagad to matemātisko prasmi, to gramatiku un tam līdzīgi, un tas mums rada to drošības sajūtu. Es pirms dienas iedomājos tādu ļoti lielu lietu, kur tagad runā par to drošības. Man tikai personīgi bija ļoti liels izmaiņas. Pirmās izmaiņas man bija, ka es ieraudzīju, ka mēs sākām šeit iet. Es ieraudzīju, ka es vairs nedaru bērnu vietā. Un tas, man liekas, tā ir tā drošības sajūta. Tu esi pieredzējis, viņš tur kaut ko skrūvē, viņš nevar atskrūvēt. Tu uzreiz skrien, uzreiz palīdzēt viņam. Un tas man bija tāds pirmais pēcgarš, un tie, kas ir vecāki, pavērojiet sevi, cik bieži jūs bez palīdzības prasīšanas, bez tā, ka jūs uzrunā, vai arī šodien no rīta man arī meita prasa Wi-Fi paroli. Es saku, skaties, Wi-Fi izskatās šādi, visdrīzāk viņam apakšā ir gan nosaukums Wi-Fi, gan parole. Kā es būtu darījis agrāk? Agrāk es būtu ievadījis visu, lūdzu, meitiņa, es izdarīju, es labs teicis, paldies. Un tā kā tur tāds tas sistemātiskais, bet tu pētīji to jautājumu, jūs droši vien abi pētījāt. Kas ir tādas, galvenās lietas, kas ir tās lielākās problēmas tajā mūsdienu izglītības? Izņemot tā, ka ir veca sistēma, bet varbūt ir kaut kādas konkrētas lietas. Filozofiski ir ļoti būtiska problēma. Būtiska problēma ir, es tiekos ar daudz vecākiem un ar daudz izglītības entuziastiem un veiksmīgiem cilvēkiem, kam interesē izglītība kā tāda. Un es viņiem prasu visiem vienu jautājumu, un tas jautājums ir, kas ir tas, ko tu vēlēsi savam bērnam, lai kāds viņš būtu, vai ko viņš apgūtu, vai ko viņš prasta, pabeidzot vidusskolu. Un pilnīgi visi, kas atbild, kā likums, neviens no viņiem nepasaka akadēmiskas zināšanas. Ja, teiksim.
Viņi visi grib vai nu vēlās, lai bērns zinātu sevi, lai viņš zinātu, ko viņš grib darīt dzīvē, vai nu tas ir emocionāla inteliģence, vai tas ir kaut kādas reālās dzīves prasmes, kā finanšu pratība. Un neviens nerunā par akadēmiskām zināšanām. Bet mums skolā tas viss fokus ir atzīmes, un šī klasē, šī vecumā jādara šitais, un viss fokusējas uz akadēmiskajām zināšanām. Un tas ir tas arī, kā mēs mēram attiecīgi skolotāju darbu, un cik labas skolas ir pēc akadēmiskām zināšanām, bet tas nav tas, ko mēs gribam mūsu bērniem. Nekas fuck up. Jā, īstenībā. Mēs taču gribam, lai viņi ir emocionāli noturīgi, lai viņi ir patstāvīgi, lai viņi ir radoši, lai viņi var paši par sevi parūpēties. Un tāpat laikā izdarām lielāko daļu kaut kādas mājas lietas viņa vietā, jo mums tā ir vieglāk. Un mācām matemātiku. Tā ir vieglāk, tā ir ātrāk. Es atceros vienmēr par matemātiku domājot, kad arī ienāca prātā tā doma, kur man noderēs tā Pitagora teorēma vai kaut kāda tāda formula, ko es iemācos, es vienmēr domāju, Līna, tas kustina tavas smadzenes. Tu vienkārši domā, tev aug šūnas vairāk, ja tu tad kļūsti gudrāks no tā, ka tu vienkārši kustini savas smadzenes. Tas kustina smadzenes? Tā ir taisnība, ne? Tu mācies Pitagora teorēmu, tev kustina smadzenes, bet tev ir jāskatās, ko tu pazaudēji. Tas ir laiks, ko tu esi ieguldījis Pitagora teorēmā. Kustinājis smadzenes, tas ir labi, bet tādā pašā laikā tu varēji kustināt smadzenes, mācoties reālās dzīves prasmes vai kaut ko citu, kas tev būtu noderīgs. To pašu Pitagora teorēmu tu vari arī kontekstā mācīties. Tas jau vien mainīt visu to tavu sajūtu par to matemātiku un par to Pitagora teorēmu. Ja tu zinātu, ka, piemēram, jumta slīpumam ir jābūt pēc Pitagora teorēmas, un tev būtu tas konteksts, un noteikti daudz vairāk palikt atmiņā. Tas būtu interesantāk. Gan arī interesantāk. Tā kā praktiski būtu labāk uzbūvēt jumtu, un tad tu saproti, ok, nākamreiz es ejot jumtu, es saprotu, tur ir taisnas leņķis. Bet es esmu reizes pusotru, man liekas, izmantojis Pitagora teorēmu ārpus skolas. Amazing! Tā bija vērts. Mēs mācījāmies visādos dažādos variantos. Tas ir tas, man liekas, ko tu esi teicis arī, ka tu atceries, ka tev skolā bija ļoti garlaicīgi. Jā. Un tad Dāvis ar to pašu teica, ka reāli ar to viņš tā, ka tu jūti, ka neizmanto to potenciālu. Tu gribētu to, tagad es arī skatos, viņas iet tur tirgo uz parku zīmējumus, kaut kādas zīmētos. Viņas taisa tur stendus. Man bija tas pasākums, izdzen bombas, viņas tur uztaisa stendu, tirgot cepumus. Tu saproti, ka viņas kāpa uz skatuves, viņas taisīja pārdošanas runu. Kas bija interesanti. Viņās pabeidz pirmo runu, es pie viņām klāt saku, klausieties, šitā nepārdod. Es jums varētu ieteikt. Gribat ieteikumu no manis? Jā, gribam. Es viņiem iedevu 3 ieteikumus. Pilnīgi visi ieteikumi tika ieviest nākamajā pārdošanas runā pēc stundas. Tikai tās ir garlaicība, man liekas. Un iedomājies, ja tu viņam pasaki, jums par pārdošanas runu, es jums ielikšu atzīmi, jā, jums vajag šito. Un kas ir tas, kā viņi reaģē? Viņi reaģē tā, ka viņi to negrib darīt, tāpēc, ka tu esi viņiem uzdevis kaut kādu uzdevumu, viņiem pasaka parādīties stress par to, vai neko man te vērtēs, man te atzīme būs. Un uzreiz tu izbojā visu to lietu. Nu, un ja būs slikta atzīme, tad pēc tam arī nākamo reizi vairs nekad neuzstāsies. Jā, un tu jau to gribi darīt tikai tāpēc, lai saņemtu vērtējumu. Vai ne? Cik atžgārni tas ir? Mēs gribam izdarīt kaut ko, lai saņemtu vērtējumu, nevis tāpēc, ka mēs tiešām gribam to darīt, vai tāpēc, ka mums tas patīk to darīt. Un tu vienkārši visu laiku dzenies pēc kaut kāda vērtējuma. Pļāviens, es sapratu tagad. Jā. Jo tur jau reāli, Gustavs tikko minēja, tā bija reāli iekšējā motivācija viņām. Viņas grib pārdot cepumus. Okay, kā mēs varētu uzrunāt visus pasākumu apmeklētājus? Vai jau uz skatuves? Okay, tur ir iekšējā motivācija. Viņi zina, ka viņas to grib. Bet tajā brīdī, kad nāk iekšā ārējā motivācija, atzīme, piemēram, tas arī pēc pētījumiem pierādījies, ka tajā brīdī, kad tevi sāk vērtēt, un vienā brīdī, ja to noņems no to vērtēšanu, un tagad būs tev vienalga kāds cits tirdziņš, kurā tev neliks to atzīmi, tad pēc tam tajā brīdī tu vairs neko nedarīsi. Tu vairs neiesi, tev nebūs ieinteresēti. Atziņa ir tas klasiskā motivācija burkāns pakaļā vai priekšā. Katram ir tā sava motivācija. Kādam patīk no aizmugures, vai neieslīgsim detaļās. Un man liekas, ka tā ir tā klasiskā motivācija, ko mums iemāca klasiskā sistēma, kad mums vajag to burkānu. Es arī, pieņemsim, atceros kaut kādus gadus 5 atpakaļ. Es vienā brīdī konstatēju, ka tad, kad man iet sūdīgi, es daru vairāk. Tā kā man iet labi, es daru mazāk. Tā kā es atslāpstu, tāpēc, ka burkāns nav. Viņš nav. Tā, kad iet sūdīgi, tad tev vajag kaut ko rušināties, ja? Un tad tu dari vairāk. Un es kaut kādā brīdī ļoti apzināti nomainīju to savu motivāciju darīt, pret vienkārši man patīk darīt, un es daru aiz prieka, nevis dēļ tā burkāna. Un man liekas, ka šis ir arī kaut kā saistīts ar to, ka mums iemāca, ka jābūt kaut kur iespraustam burkānam, lai mēs dotos pēc tā savu mērķi. Jā, tā ir taisnība. Un pēc tam, kad tu pabeidz skolu, kur tu esi dzinies pakaļ kādām atzīmēm, vai ne, tev vecāki prasa, kāda tev atzīme bija, šī tāda laba tev skolotāja, es tev nelikšu labu atzīmi, tev jālabo atzīme.
Un galā tu iznāc no vidusskolas, un tagad tu meklē darbu kaut kur, vai ne? Tu meklē darbu, un tu aizej uz darbu, un tu meklē kaut ko, kas tev pateiks, tev vērtēs, vai ne? Un kas tev pateiks, kas tev jādara ir. Tev ir jādara šitā vai tā, un šitā ir labi, un šitā ir slikti, un tu esi tāds ķieģelīts, kurš kāds kaut kur ieliek, nevis radošs cilvēks, kurš ir spējīgs pats izdomāt lietas un pats sasniegt rezultātu. Kaut vai tie, kas ir vadītāji, tie droši vien zina, ka jaunā paudze, kad nāk uz darbu, viņi ik pēc pusgadam ekspekto, ka viņiem būs atalgojuma paaugstinājums. Savā ziņā tā ir atgriezniskā saite par to, ka viņi dara labi. Un viņi arī tiešām ekspekto, ka viss tas growth uzņēmumā iekšēji būs ļoti ātrs un līdzīgi kā skolā. Pa katru lietu, ko tu izdari, tu dabū atzīmi. Vai tad viņi gaida, lai tu visu laiku sist uz pleca un teikt, malacis, tev ļoti labi sanāk. Vai arī tad citādāk monetāri. Tad sanāk tā atzīmes sistēma kā tāda, viņa dara pretēju efektu, viņa nesaka to tā realitāte. Tad pirmā problēma ir, kad ir atzīmes, otrā, kad viņi iziet ārā ar pasaulē vajadzīgiem iemaņām, vai kā to pareizi. Labi, kā darbinieks, ja mēs tā skatāmies to sistēmu, viņi jau ir radīti, man liekas, vairāk, lai tiešām radītu darbinieks. Ja tu, tiem, kas vada kaut kādu procesu, viņiem ir izdevīgi, kad tiek radīti darbinieki, kas taisa, vēsturiski tas tieši vispār ir industriālās revolūcijas laikā, kad adaptēja šo izglītības bet tajā laikā taču tomēr tev vajadzēja cilvēks, kuri paši nedomā. Tu vari iedomāties, ka tu biznesā tev būtu darbinieks, kurš nedomā pats, un tev būtu pilnīgi visiem jāiebaro ar karoti. Zinu, kā ir tā darbinieki, viņi saņem līdz 1000 eiro. Ja gribās vairāk saņemt, tad ir bijis jāieslēdz. Un tur atkal nesagatavo skolu. Tev ir jābūt pašregulētam, lai tu varētu vispār būt tas radošums, par ko jūs iepriekš runājāt. Tas skolas sistēmas sākumā viņi sagatavoja ražotnēm. Viņi sagatavo ražotnēm, kur tu māki lasīt, vari izlasīt instrukcijas, sekot norādījumiem. No zvana līdz zvanam. No zvana tieši tāds, tava māja ir beigusies, tagad pārslēdzies, dari kaut ko citu, viss, stunda nav vairāk. Tagad staigā, vai es atceros, bija pagaiteni jāstaigājas laika. Gribu aiziet uz toaleti, pacel roku ar bosa atļauju, tu drīkst iet tikai uz toaleti. Viss tās lietas. Ārpēc man pilnīgi baisi bišķi paliek. Es šitā nebija tā baigi tā domājis, jo mans loģiskais prāts, man skolā nebija garlaicīgi. Man patika, bet tas bija kaut kāds tas perfekcionisms iedzīts, kur ir jābūt labai, jāsasniedz, jābūt gudrākai klasē, jāmācās daudz, un tā man bija interesanti. Ja? Tiešām interesanti. Un tagad, piemēram, skatoties to visu, ko es lasīju tajās vēstures grāmatās, kuras mēs tās grāmatas stiepām līdz mugursomā. Un tagad tu vari ierakstīt vienkārši ChatGPT, kā tas var būt? Kā tas vienkārši fucking var būt? Es tur tajās grāmatās būros mācījos faktus, un tu vēl iedomājies, ka vienā valstī ir tādi fakti, otrā valstī ir citi fakti, kur vispār tajā vēsturē atrast to taisnību, ja? Kādi waste of time vienkārši, ja? Un tagad var savādāk. Kā tas ir, ka tā vispār var savādāk? Nevar, tur kaut kas nav tīrs apakšā. Jūs kaut ko tur perinat. Jā, kaut kādas sistēmas, viņi vāc informāciju, lai mūs pēc tam iekarot. Nē, vienkārši, zin kā, tas mans iekšējais kaut kāds, kurš ir gājis cauri tam perfekcionismam, viņš grib, vajag, lai ir kārtība, vajag, lai ir sistēma, un tikai tā mēs jutīsimies droši. Tāpat laikā, vai es pēc skolas zināju, ko es gribu darīt? Neteču vispār. Un iedomājies, es pat tā loģiski domāju, tagad saviem bērniem, vai arī vispār kaut kādiem apkārtējiem jauniešiem, kas gribētu mācīties, es jau viņiem standartā saku, ejiet mācīties, tāpat nebūs īstais, ko jūs izmēģināsiet, ja? Nekās pārdomāsiet, tas viss ir normāli. Bet īstenībā var arī tā nebūt. Ja? Tiešām var arī tā nebūt, jo skatoties to, ko Māja darīja šajā pirmajā gadā, es domāju, ja viņa vēl tā turpinātu 8 gadus, tur viņa jau pēc 2 gadiem būs jau izdomājusi savu biznesu. Es domāju, ka viņa 10 gados būtu jau biznesa. Viņa man pat bija pienākusi klāt un kaut ko tēti, ka es tur strādāju, kaut ko viņa pienāk tēti, kā tu pelni naudu? Un es viņai sāku rādīt. Re, kur ir interneta veikals, re, kur ir produkts, viņš maksā tik, es viņu pērku par tik. Man paliek starpība, par to starpību man jāiet. Un es viņai reāli sāku skaidrot procesu, un viņa sēž un klausās, un viņa tā, piefiksē, droši vien kaut kur atstāja, kaut kādā plauktiņā aiziet, un kaut kad atnāks pie maniem makaļ, es gribu taisīt tur veikalu, varbūt. Bet, es piekrītu. Nē, interesanti arī, jo pēc Montessorītiem, vismaz agrāk, tad, kad viņš bija ļoti arī pētīts daudz, tad bija tā, ka 12 gados viņi principā ir iemācījušies visu vielu, ko ir arī vidusskolnieki iemācījušies līdz 12 gadiem. Viņi jau gatavi, principā, iet un dot atpakaļ sabiedrībai, pelnīt naudu ar savu darbu.
jau tā kā ieteikšā. 1948. gadā. Jā, kaut kā 47. Tāda atziņa, jā. Tik sen un sistemātiski nekas nav mainījies. Protams, ka varbūt tagad nedaudz vairāk kaut ko mācās līdz 12. klasē, bet tas saknē jau tas ir tas pats. 12 gados tu principā vari jau dot atpakaļ sabiedrībai ar kaut kādu savu darbu. Bet tas nozīmē, ka visi tie bērni mazie, kas aug šādā filozofijā. Tas ir tie, kas ir tiešām auguši Montessori. Bet es domāju, arī Aktona akadēmija filozofijā viņi visi būs uzņēmēji. Tagad mums te visi kaut ko ražos un domās, vai kādam taču ir jādara arī tas melnais. Ak, Dievs, man besīja pašai, kā es runāju. Tu vienkārši zini, man liekas, es tā kā to sabiedrību, kas klausīsies, tie cilvēki gan jau, ka viņiem tādas pašas domas nāk prātā. Nē, kādam taču ir arī jābūt biroja darbiniekam. Visi jau nevar būt uzņēmēji. Jā, visi nevar. Nē, bet īstenībā arī kā piemērs no mūsu skolu tīkla ir, ne jau visi arī ir uzņēmēji. Ir citi, kas tiešām ir uzņēmēji, ir citi, kas izvēlas būt par skolotājiem un tā kā tālāk šo pašu filozofiju mācīt bērniem, palīdzot viņiem kā tutori, kā mentori, kā koči. Kopējs kāds ir no jūsu skolu tīkla izaucis? Jo kādam taču... Bet varbūt kādam var būt aizraušanās kopt. Jā, vai arī, nezinu, tiešām kā tas saka. Lūdzu, piesakieties, kuram ir aizraušanās kopt. Bet noteikti, ka tas diezgan cerams tuvā nākotnē būs atrisināts, būs roboti, kas mums palīdzēs uzkot mājas. Un, šobrīd jau droši vien jums ir gan robots, kas brauc pa zemi un iztīra, un labi, tur vai kādam deep cleaning uztaisīt, bet tas nav vairs tik bieži. Bija tas labais mīms, vai ne, kur bija sieviete par AI, kad viņa saka, ka es gribēju, lai AI manā vietā tīra traukus un mazgā grīdas, nevis lai taisa radošos darbus un raksta sacerējums, mūziku un tā tālāk. Jā, ka labāk viņi grib to darīt, bet šobrīd tas pagaidām ir tajā solī, ka mums var palīdzēt ar visu, kas ir prātam izdarāms, bet ar fizisko vēl pagaidām bišķi grūtāk. Ko man liekas, daudz gribēju teikt pirms brīža. Pirms tam? Mēs tagad 4 reizes, man liekas, aizrāvām. Es gribēju teikt, un es tagad jau piemirstu, ko es gribēju teikt. Bet noteikti īstenībā, man liekas, uz ko mēs neatbildējām, ko Gustavs jautāja, kas ir tās problēmas, ko mēs esam ieraudzījuši, ko mēs varētu risināt tradicionālajā izglītībā. Divas mēs nosaucām. Viens ir, tu neesi gatavs reālai dzīvei, tāpēc mums nāk tie darbinieki. Bet es domāju, ka mums aug kaut kādi savādāk, jo man ir daudz cilvēki, kas pie maniem piesakās strādāt, viņiem 12, 14, 16 gadi. Kad tas jau krūti, es jau redzu, un es runāju ar daudz jauniešiem, viņi tiešām, viņi kaut kā no tās sistēmas, pat esotajā sistēmā, viņi spēja ieraudzīt. Nezinu, tāpēc, ka varbūt saturs ir ļoti daudz pieejams, un viņi var redzēt. Es atceros, man bija tā sajūta, ka es biju uz Dubai pirmoreiz aizbraucis, un es redzu, ka katrs otrais brauc ar Lamborghini. Latvijā ir 3 Lamborghini, un tu saproti, tas nav nekas īpašs, ka tev ir Lamborghini. Un tad varbūt tas sociālā vide dod to iespēju, ka tu ieraugi, kad viss ir iespējams, un līdz ar to tu sāc arī būvēt kaut kā tos trikus. Tad 2 problēmas mums ir skaidrs, kas vēl ir par problēmām klasiskajā izglītībā. Man liekas, ka mums bieži dzirdam arī no vecākiem, kas interesējas par mūsu skolu, ir par bullyingu noteikti. Un par to, kādas ir attiecības tradicionālajā skolā ar citiem bērniem un ar skolotājiem, tā skaitā, un kādas ir Montessori, piemēram, tipa skolās, kā mūsu skola arī ir. Un īstenībā mēs paši sākām mācīties pedagoģisko izglītību, protams, jo mums ir skola, mums vajag pedagoģisko izglītību. Birokrātiski. Jūs abi divi mācāties, jā? Mēs sākām, un tad mēs paņēmām akadēmisko gadu. Jums piedzima bērniņš. Jā, tieši tā, tas ir labs iemesls. Bet, un tur īstenībā tas varbūt izklausīsies briesmīgi, bet es atceros... Mēs uzliksim to kā highlightu. un tur bija viena no pasniedzējām, kas reāli nobulijoja mūs kā studentus, kas ir reāli pieauguši cilvēki visi. Tur bija par tādu sīkumu, kā kas jūs vēl neesat, tur bija kaut kāds. Es biju viens no tiem cilvēkiem, varbūt vēl 2 cilvēki, kas nebija ielogojušies ar pareizo accountu Microsoft Teams. Tā kā ar privāto, nevis ar skolas. Un tad viņi, kas jūs vēl pa mēnesi nesat iemācījušies, ka ir pilnīgi tā kā, es nezinu, tā kā es būtu. Un kā tu sajūties? Tāds cilvēks tevi māca, ka tev tā jāmāca citi ir. Jūs iedomājaties? Tas ir vienkārši, man tas likās pilnīgi. Kā tā var būt? Ar mani runāt tā kā pilnīgi. Tāpēc, ka tu zini, ka ir kaut kāda cita realitāte. Nu jā, un iedomājies, un citiem bērniem ir vienkārši tādi skolotāji, un viņi domā, ka tas ir normāli, ka ar viņiem tā runā. Un kā tad viņi pret citiem bērniem var izturēties? Viņiem arī tas viss iekšēji, protams, tur pēc pētījumiem. Jā, tas, ko es dzirdu, ka tie skolotāji, bieži vien skolotāji ir tie, ka taisa bullying, nevis vienkārši skolēni citi. Nē, protams, mums visiem ir savas traumas, vienalga, vai mēs esam ārsts, skolotājs, apkopējs, vienalga, visiem jau ir kaut kādas savas traumas. Mēs darām labāk,
ko mēs esam iemācījušies, kaut kādas akadēmiskās zināšanas mums ir, ko mēs varam dot tālāk, bet tas jau nenozīmē, ka mēs kā cilvēki neesam traumēti vai sāpināti un ka mēs to nenesam tālāk. Jā, bet tāpat ir mūsu izvēle, kā mēs izturamies pret citiem cilvēkiem. Jo tas konkrēti, tu vari to pašu pateikt arī ļoti jaukā veidā. Bet ja besī, kad jau 15. nav ielogojies, cik var? Ārpēc es esmu tāds vienkārši. Bet es godīgi pateikšu, tas bija tas, kas mums bija tas lielākais darbs, bija pašiem ar sevi, jo es redzēju skolā kaut kāds princips, kaut kādas lietas, un es sāku viņus pamanīt ikdienā. Ja pirms tam tev liekas, tu esi diezgan sakarīgs vecāks, tad, kad tu ieraugi, kā var īstenībā vēl darīt lietas, tad tu saproti, ka tu iepriekš biji diezgan sakarīgs vecāks, bet tagad tu esi vēl super vecāks. Tā ir tāda pozitīva domāšana, bet es tieši nesen klausījos vienu podkāstu par to, kad sieviete runāja, ka viņa pati tagad apzinās, ka viņa ir bijusi sava bērna pirmais bulijotājs. Kad mēs tādās ikdienas standarta situācijās pat nepamanām, kā mēs to bērnu visu laiku pazeminām, noniecinām kaut kā, tā kā viņa spējas. Un atceros, to sapulci bija arī šeit aktonā mums, un tur runāja par to, kā mēs, tur bija tās lomas vairākas sadalītas, un kā mēs bērnam palīdzam risināt šīs problēmas, vai mēs ļaujam viņam pašam to izdarīt, vai mēs gribam viņu izglābt. Bet varbūt rekur, lai dēls izstāst to stāstu par to sievieti. Par Railiju. Jā, tas ir baigi garais stāsts, ar ko es viņu stāstīšu. Saīsinātā versijā ir iedomājies meitenīte, vai arī, ka tu esi bērnībā jauns cilvēks, un tev ir mīļākais saldējums, šokolādes saldējums, un tu viņu paņem, tas ir pēdējais šokolādes saldējums, un tu viņu paņem, tūlīt liks pie mutes, un tev viņš nokrīt uz grīdas. Un iznāk ārā Railija, un Railija redz, kas ir noticis, viņa uzreiz saprot, kas ir noticis, viņa aiziet, neuztraucies, neraud, viss kārtībā, es tev sadabūšu jaunu saldējumu. Viņi iet tur sadīlo, izrādās, ka varbūt nebija pēdējais saldējums vai kādu citu bērnu. Citam bērnam atņem, iedod tev, redz, viss kārtībā, es tev atrisināju problēmu, viss malacīts. Kā tu jūties? Tu jūties ļoti labi, jo tev problēma ir atrisināta. Bet tādā pašā laikā nākamreiz, kad būs problēma, ko darīs, tu iespieši tās jaukās Railijas, kur mēs saucam par glābējas Railijas. Un tev nav pašapziņa, ka tu vari pats risināt problēmas. Ja tev ir problēma, tad rekur skaista dzīve un kāds cits man palīdzēs, man vajag Railija, es pats nevaru atrisināt problēmu. Un tevi tas ieliek tādā upuru domāšanā, kad redz, citi jau var, es nevaru, vai ne? Tuvāk mikrofonam. Citi jau var. Tā pilnīgi. Jā, un tad ir cits Railijas. Viena Railija, vispār arī sliktā Railija, ir Railija, kur iznāk un tev vēl nolamā par to, ka tu esi arī atrisini tavu problēmu. Jā, bet viņi tev katrs vecāks atcerās, tu vienkārši atcerieties, un 100% jūs kaut kad nesen norājāt savu bērnu par to, ka viņš ir izdarījis kaut kādu. Ko tev tik izlas rokas? Jā. Bet tu to izdari, bet uzreiz mēģini. Bet labi, viss kārtībā. Bet tāpat viena lieta, kas man palīdz šajā kontekstā, starp citu, ir, es domāju par saviem bērniem kā par pieaugušiem cilvēkiem. Un es attiecīgi, kad es runāju, es viņu uztveru kā līdzvērtīgi pieaugušu cilvēku, nevis viņu sāku kaunināt vai vēl kaut ko, vai ne? Jo tu neteiktu pieaugušam cilvēkam tādas lietas. Un tas ir tas, kas man dzīvē palīdz. Bet par Railijām. Un tad ir cits Railijas, un cits Railijas varbūt iznāk ārā, redz situāciju, un viņa neatrisina tev tavā vietā, bet viņa tev uzdod jautājumus. Bet tas bija pēdējais saldējums, varbūt tu saki, jā, bet kā tu zini, ka tas bija pēdējais saldējums? Vai tu labāk gribi aiziet, pamēģināt sadabūt saldējumu pie pārdevējas, varbūt viņiem ir tāds pats, vai arī kādu citu skolēnu vai vienalga bērnu, kam ir tāds saldējums sadīlot ar viņu. Ne? Tu esi kā coach un treneris, un šī gadījumā tu būvē tam bērnam apziņu, ka viņš pats ir spējīgs risināt savas problēmas, ka viņš pats ir savas likteņa noteicējs, nevis, kad apkārtējā pasaule ir vainīga pie lietām, nevis ieņemt šo upura lomu. Īsumā par Railiju. Jautājums jums, kura Railija jūs esat ikdienā pret savu bērnu? Un es domāju, ka ja kāds tagad varbūt aiziet depresijā un domā par kādiem sliktiem scenārijiem, tad vienkārši pirmais uzdevums ir pamanīt, kur Railija jūs esat, un tad vienkārši tu vari virzīties tuvāk uz to augsto. Jo mums visiem, tā kā Līna saka, mums ir iedota līdz kaut kāda programma, ar kuru mēs varam cīnīties. Viņu ir pamanot,
un svaipojot, mēģinot, kā storijas. Skatīties to storiju, kur mēs gribam skatīties, un uztaisīt kaut kādu jaunu stāstu par to, kas tu esi kā vecāks. Jā, es tieši gribēju teikt, ka nevajag šaustīt sevi par to. Vienkārši, ja jūs tā darat, arī tajā brīdī, kad jūs tā izdarat, jūs to pamat, labojat situāciju turpat uz vietas, atvainojieties bērnam, pasakiet, ka viņš ir vismaz spējīgs pats šo risināt. Un piedāvājiet palīdzību kopā to darīt vismaz kā pirmais solis tajā virzienā uz to, ka viņš var pats sākt daudz patstāvīgāk risināt. Tas ir tik varonīgi, tas ir tāds varoņu ceļojums. Ļoti grūti ir atzīt pašam, ka tu esi izdarījis to lietu. Un tad, kad Līna stāstīja par draudzeni vai par ko tu stāstīji, kura apzinājās, ka viņa ir bijis bulings, kad tu stāsties, domāju, cik foršs cilvēks. Jā, tas ir pēc vairākiem gadiem terapijā. Jā, bet viņš ir apzinājies, tā ir viņa izaugsme, viņš ir izaudzis kaut kur un ļoti. Bet pat tad, ja tas ir pēc vairākiem gadiem, viņš vismaz ir nonācis jau tur, un tas jau ir greiti. Tu pieminēji vārdu varoņu ceļojums, un es zinu, kad šajā skolā un vispār ne tikai skolā, arī dzīvē, tas ir tāds, uz kā ir būvēts ļoti daudz kas, un man liekas, ka tie, kas skatās kaut kādas filmas, jūs varbūt pastāstīsiet tūlīt, kas tas ir vairāk, bet jūs spēsiet pamanīt un savilkt ar laiku, kad ļoti daudz filmās ir šis pats stāsts. Un kāpēc tas stāsts ir tik interesants? Tāpēc, ka tur ir viss šī spektrs plašais. Un arī iespējams jūs tagad ejat savu varoņu ceļojumu uz labākiem vecākiem, augt ģimeni, un te ir viss par to, ka mēs vienkārši apzināmies un mācāmies. Bet varbūt jūs varat pastāstīt vairāk par to varoņu ceļojumu un kas tāds ir un kāpēc šīs skolas kontekstā tas ir svarīgi. Es varu pastāstīt par vienu no problēmām īstenībā parastajās skolās. Ja tu aizēji uz parastajām skolām un tu uzprasīji bērnam, kāpēc skola ir, kāda ir viņiem atbildi, kā jums liekas? Kāds jautājums bija? Kāpēc skola? Kāpēc jūs šeit esat? Kāda jēga skola ir? Ko jūs te darat? Es tāpēc, ka mani vecāki man te lika iet, ne? Atbildes jau visāds ir, bet īsti tipiski nezinu. Lai kļūtu gudrāks. Lai nolikt eksāmenus, piemēram. Nolikt eksāmenus, lai kļūtu gudrāks, viss kaut kādas atbildes ir. Arī, ka puišiem var paprasīt, kāpēc priekškam skola? Visas ņiķītas skatās. Pēc kam jūs gājāt skolā? Kāpēc vajag skolu vispār? Lai pabeidz. Lai būtu papīrs, ka tu esi kaut ko pabeidzis, jā. Un mūsu skolā savukārt ir katra lieta, ko mēs mācām, viņa ir ar zemtekstu, kāpēc mēs to darām. Un mūsu skolas jēga ir, un mūsu skolas misija ir iedvesmot katru atrast savā dzīvē aicinājumu, kas var būtiski izmainīt pasauli. Tā ir tā atbilde īstenībā, ko tu iepriekš prasīji, ka tu prasi skolām, un tur saka, ka tur tās kaut kādas dīvainās atbildes. Tā ir atbilde, kāpēc ir šī skola, tāpēc, lai atrastu savu aicinājumu, kas var būtiski izmainīt pasauli. Bet būtu ideāli, ja bērni varētu atbildēt, vai jaunieši varētu atbildēt, ka viņi mācās skolā, tāpēc, ka viņi grib apgūt kaut kādu konkrētu profesiju, vai grib atrast, ko viņi grib darīt nākamais pēc skolas. Ideālā gadījumā viņi zinātu, kas viņi grib būt pēc tam. Un viena dzīves metafora, kas mums palīdz katram bērnam, ir varoņu ceļojuma metafora, kuru mēs varam sastapt visās filmās, labākajās stāstos, un ne tikai tur, arī sportos un tā tālāk, ko ir izveidojis, ko ir radījis vai apkopojis vai ieraudzījis Josephs Campbells, kurš kādreiz iepriekšējā gadsimtā vēl pētīja stāstus no dažādām civilizācijām un meklēja, kas viņās ir kopīgs. Un ko viņš atrada, ka visiem īstenībā ir viens narratīvs, viens stāstījums. Un tas stāstījums ir par kādu varoni, kurš ir savā ierastajā pasaulē, dzīvo ierastās lietas, rutīnu un tā tālāk. Un tad viņš tiek ievilkts vai izvēlās nokļūt iepšējā pasaulē, kur viņam ir ar kaut ko jātiek galā, ar kaut ko jācīnās. Un tādā pasaulē viņam ir mentori, viņam ir palīgi, viņam ceļabiedri, viņam ir izaicinājumi dažādi, kas sagatavo viņu galējiem izaicinājumam. Tad ir galējais izaicinājums, kurā viņš iespējams arī zaudē. Jo citās filmās mēs zinām, kur īstenībā nav tā, ka visu laiku ir uzvara. Viņš iespējams zaudē, bet tas varoņu ceļojums ir, ka viņš atgriežas atpakaļ pēc tam ierastajā pasaulē jau ar jaunām zināšanām, prasmēm, un viņš ir mainījies kā cilvēks. Un tas ir tas, kas mūsu cilvēkus dziļi sirdī uzrunā, tā transformācija, kas tur ir notikusi. Un attiecīgi tas mūsu cilvēks uzrunā, jo tas ir visās civilizācijās arī bijis savstarpēji nestāstītās šitais varoņu ceļojums.
Un tā ir metafora, ko mēs izmantojam skolā, kur katrs no mūsu bērniem tic, ka viņš ir savā varoņa ceļojumā atrast savu dzīves aicinājumu. Un tas ir ceļojums, kurš ir ar grūtībām, viņš nevar būt viegls. Tas ir ceļojums, kur tev būs jāieskatās tur, kur tev visvairāk ir bail ieskatīties, jo tieši tur ir tā izaugsme un tā lieta, ko tu meklē. Un tas ir tur, kur ir vajadzīga drosme, neatlaidība un rakstura izaugsme. Jā, ļoti interesanti. Man arī kaut kā nesen atnāca tāda atklāsme, arī, kad tu ej darbā cauri kaut kādiem visādiem izaicinājumiem, un kad tā kā tev jau gribās sasniegt rezultātu, kas ir, bieži vien tas ir finansiāls. Ja ir radoša profesija, vai tu esi uzņēmējs, tas ir finansiāls rezultāts. Un tur bija tāda atbilde, ka īstenībā vienalga kāds ir finansiālais rezultāts, galvenais ir tā mācība, tā zināšanas, ko tu vari paņemt līdzi, no tā, ko tu esi izdarījis. Un tas man likās tik interesanti, ka mēs jau visu tā dzīvi, 99% cilvēku, mēs skrienam pēc naudas visu laiku, katru dienu no rīta līdz vakaram. Un mēs uzskatām, ir nauda vai nav nauda, tas ir tā kā rezultāts. Bet īstenībā paskatīties uz to, ka tu jau vari arī atgriezties kā zaudētājs, bet tu toties esi iegūst kaut kādu mācību, kaut kādu zināšanu. Tas ir tas, kas tev palīdz tad nākamajā reizē pieņemt pareizākus lēmumus. Bet tev pašam jau arī ir vairāk biznesa bijuši, tā kā tev arī ir bijušas droši vien gan zaudēšanas kaut kādas, gan arī uzvaras, no kurām tu esi mācījies, un tagad jau atkal nākamā biznesa cepot augšā, tu jau ņem to visu bagāžu līdzi, vai ne? Bet kad tu saproti saknē, ka ja tu esi zaudējis vai tu esi zaudētājs, tas nenozīmē, ka tu esi, kā tu teici, tie, kas zaudēja, galvenais nav zaudēt cīņu, bet uzvarēt karā. Kaut kāds tur izšķies. Un ka tā ideja, ka tu jau vari kādu cīņu zaudēt, un tu arī neteikt, ka tu esi slikts tagad, tā, ka tu zaudēji kaut kādu cīņu. Bet apskatīties uz to un pateikt, es iegūšu šādu mācību, nezinu, man tur stāsts, 500,000 man uzmet, bet man nekad varbūt paldies, ka man uzmet uz 500,000, nevis uz 5 miljoniem. Kaut kāds tādas vienkārši idejas, ka tu tā kā iedabūni sev iekšā to domāšanu, tā kā fokusēties tiešām uz to mācību. Un tas, man liekas, tas varoņa ceļojums, viņš palīdz, vienalga, kāds būs rezultāts. Bet tu būsi izdarījis kaut ko, tu būsi bijis varonis, tu būsi devies kaut kādā, un tu būsi apguvis kaut kādu milzīgu zināšanu gūsmu, kuru tu nebūtu apgūs, ja tu pat nebūtu sācis iet tajā ceļojumā. Mēs dzīvē un skolā izmantojam varoņa definīciju kā cilvēku, kurš tad, kad viņš ir paklupis un nokritis, neatkarīgi no tā, vai viņš ir uzvarējis vai zaudējis, viņš ceļās atkal kājās un turpina vēlreiz. Neatlaidīgs. Jā, es gribēju teikt, es jau aizmirsīju, ko es gribēju teikt, bet šeit jāsaka. Un varbūt tā izklausās, varoņa ceļojums baigi abstrakti un tā tālāk, bet realitātē ikdienā tas nozīmē tiešām, kad visas arī mācības, arī skatoties pēc Montessori, kā tas notiek, viss, kas tiek darīts, tev tiek dots ar konkrētu kontekstu. Tev nav tā kā parastajā skolā, ka tev māca kaut kādas teorijas vai kaut ko vispār ārpus konteksta, kur tu nesaproti, kur tu vispār to dzīvē izmantos. Ja ir kaut kādas lietas, kas tev ir jāmāca, tev vienmēr ir iemesls, kāpēc tu to mācies, ar ko tas ir sasaistīts, kur man tas noderēs. Tas nav vienkārši kaut kādas sausas lietas, ka tev, jāiekaļ kaut kādi fakti vai kaut vai tā pati Pitagora teorēma jāiekaļ vispār bez nekādas zināšanas par to, kur tas tev ir vajadzīgs vai kāpēc. Un līdz ar to, ja tas ir ar konkrētu kontekstu, arī pētījumi pierāda to, ka gan tu labāk iemācies, kas tas ir, gan tev ir tā sajūta, ka es kontrolēju situāciju un es varu izdomāt, šis man patīk, nepatīk, tu vari vairāk viņu arī analizēt. Un tiešām ļoti, ļoti lieliski rezultāti ir no tā visa. Jā, izklausās ļoti skaisti. Tagad es tā arī klausos no malas, zinot arī to, kāda es atnācu pagājušā gada septembrī uz šejieni. Es tā runāju, tā kā es nāktu mācīties, bet tā tas arī bija. Mēs visi kopā mācījāmies. Un es saprotu, atkal es tagad pārstāvu to sabiedrības viedokli, ko es gribu pateikt. Ja, bet jābūt tomēr kaut kam tur ir, ko es gribu pateikt. Mēs šogad, diemžēl, vairs neturpināsim. Es jūtu pēbīts raudz, viņš grib ēst. Tātad pastāstīšu, ko es gribēju pateikt, ka mēs dodamies nedaudz ārpus Latvijas, un tāpēc māja vairs neturpinās Saktonā šobrīd. Bet tas, par ko es baidījos, uzsākot citu skolu, ko mēs atradām, es baidījos par to, kādas būs viņas tās akadēmiskās zināšanas, kuram tomēr ir nozīme. Un tur matemātiskas zināšanas un tā. Mēs atradām Maijai jaunu skolu. Jā, un mums viņai vajadzēja izpildīt šo iestāšanos, bet trial day, kas ir izmēģinājuma diena, un lai novērtētu viņas tās zināšanas. Un es biju ļoti satraukusies.
par to, kā tas būs. Jo, jums tur ir tās pamatprasmes, ir lasīšana, matemātika un rakstīšana. Jā. Tas ir skolā, bet ne tādā līmenī, kā mēs esam pieraduši, ka vienkārši bērni sēž un raksta un rēķina. Bet arī gada laikā es jau redzēju, ka Maija diezgan labprāt pati izvēlās kaut ko tur ar brāli kopā pārēķināt, pārrakstīt un tā. Un tātad šī trial day notika, un es nāku pakaļ, un es tā pilnīgi tā trīcu, ja tagad tā skolotāja nāk man pretī, es domāju, ko viņi tagad mums teiks, ka, diemžēl, jums tur vajadzētu pamācīties, palasot un tā. Stulbi latvieši. Un, jo es viņiem teicu mājās, pirms tam, jūs pārstāvat visu latviešu tajā skolā, jāparādat, jo jūs vēl neesat bijuši nevienu latviešu bērnu, tā kā jums jāparāda labs piemērs. Un viņi man saka, nē, kad Maija, viņi tur sarakstīs 2 lapas ar tādu, to mēs darījām to, un tad Maija darīja to, un tu darīji šo, un to. Un tur bija rakstīts reāli, ka viņa pirmā pabeidza matemātiku, visu pareizi izpildīja, viņa piedalījās tur angļu valodas sarunās un tam līdzīgi. Jā, nesat bēbīt, viss kārtībā. Un tā kā, ko es gribu pateikt, kad reāli, it kā liekas nesēžot un nerēķinot un nedarot neko, viņi to visu bija apgūs pa gadu. Tā kā, wow! Varbūt jūs varat pastāstīt, bišķiņ, ka nav tikai tā, mēs te atnākam un testējam uzņēmēju darbību. Nē, protams, mums arī iepriekš minēja par to, ka nav tur kaut kāda sistēma izskama vai kas. Mums, protams, ir ļoti daudz gan koncepti, gan sistēmas, kuras nodrošina, kā tu minēji, to drošību ar robežām. Jo priekš bērniem ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu konkrētas robežas, ko viņi drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, bet lai nav pilnīgi tā, ka tu vari darīt tikai vienu lietu, lai viņiem nenogalinātu radošumu un lai viņiem tiešām būtu tā sajūta, ka viņi ir paši atbildīgi par to savu mācīšanās procesu. Līdz ar to mums ir ļoti daudz dažādas sistēmas, koncepti. Mums ir vairāk sistēmas nekā parastajā skolā vispār. Jā, kur ir principā viens princips. Vienkārši tam ir, tam ir... Viņš vienkārši izskatās varbūt haotiskāk, bet realitātē tā ikdiena ir ļoti strukturēta. Ir noteiktas izvēles, ko viņi var darīt dienas laikā, kuras nav pārāk overwhelming, bet arī nav tikai viena izvēle, ka tev nav. Principā tā nav nekāda izvēle, ja tev tikai viena izvēle. Ne? Un līdz ar to tas viss palīdz gan to pašregulāciju, gan curiosity, zināt, kā arī attīstīt, gan arī vienkārši, protams, mācīties. Bet par akadēmiskiem zināšanām es zinu, ka tur ir kaut kāds tas cipars, ir, kad kaut kas ir pētīts, ko varbūt pastāst par to, cik reāli, pieņemsim, mēs ejam tur, cik bērns ir no 9 līdz 3, katru dienu mācās tās akadēmiskās zināšanas 80%. Cik īstenībā aiziet laiks, ja bērni paši to dara? Jā, ja tu esi pats ieinteresēts un pats to ziņkārības vadīts dari, tad tas apjoms, ko tu vari iemācīties, tu noteikti zini reālajā dzīvē. Ja? Apjoms, ko tu vari iemācīties, daudz lielāks. Un tas, ko man personīgi ļoti pārsteidza, tad, kad es biju tāds naivs par izglītību un sāku skatīties, un ne pirms Aktona akadēmijas vēl sāku skatīties par izglītību, es uzzināju, ka Amerikā ir populāra tā mājmācība, un ka tur viņiem akadēmiskajām zināšanām vidēji aiziet 1 stunda dienā. Tas ir viss, ko mācās skolā. Aiziet vidēji 1 stundu dienā. Es biju ļoti pārsteigts, ka kā tas ir tikai 1 stunda. Mēs taču skolā pavadām tur cik 6 stundas vai cik mēs pavadām? Vairāk pat. No 8 rītā agrāk bija, man liekas, līdz 3, pēcpusdienu 3, 4. Jā. Atkarīgs no vecuma. Jā, bet... Nav pat tik svarīgi, ka 6, 8 vai cik viņas ir. Bet 1 stunda man tas bija ļoti pārsteidzoši. Un man ir arī kaimiņš, kurš ir no Jaunzēlandes, kuru tēvs mācīja mājmācībā. Viņam bija ferma, viņi dzīvoja super. Es viņam stāstu šito, un viņš ir liels cilvēks. Viņš ir inženieris tur uz jahtām un sociāls. Viņš veido attiecības ar citiem lieliski. Un viņš teica, ka viņam pat nebija stunda dienā, ka tas ir mazāk par stundu dienā akadēmiskās zināšanas nokavero. Un tas, ko mēs redzam Aktona akadēmijas skolu tīklā, tas ir Amerikas kontekstā. Amerikas kontekstā viņi akadēmiskās zināšanām nepievērš uzmanību, bet viņi viņas mēra reizi gadā bieži vien Aktona akadēmijas. Viņam tur tāds IO testing ir, kurš nosaka, kurās klases līmenī tu esi. Un ko mēs redzam, kad tie skolēni akadēmiskās zināšanas pēc Amerikas standarta apgūst 2 reizes vairāk vai 2 reizes ātrāk nekā pēc tradicionālās sistēmas. Bet arī, ja mēs paskatāmies no pētījumiem, tas iemesls, kāpēc tas vispārībā ir arī iespējams, ir tas, ka lai bērni varētu tiešām labi fokusēti mācīties, viņiem nevar būt tādas 50 minūtes pārtraukums, jo viņi tev paprasa kaut kādu laiku, jūs jau zināt arī paši pēc sevis droši vien, ka paprasa kaut kādu laiku, kamēr tu vispār ieiet tajā flowā, ka tu sāc kaut ko riktīgi pētīt vai iedziļināties lietās, tas nevar būt. Ja tu visu laiku
viņu sašķelt to dienu daudz dažādos mazos griezumos, ir ļoti grūti vispār fokusēt uz kaut ko, koncentrēties. Un tieši tāpēc ir ļoti grūti kaut ko iemācīties, ja tu nekoncentrējies. Un arī Marijas Montessori, pēc grāmatām arī paskatoties, tur arī bērni, kas no sākuma gāja Montessori skolā un pēc tam pārgāja uz parasto skolu, viņi arī paši atzīst, ka Montessori skolās tu mācies skolā, bet parastajā skolā tu mācies pēc skolas. Attiecīgi, tad, kad tu aizej mājās, un tev ir laiks fokusēti koncentrēties uz mājas darbiem. Tev ir neierobežots laiks, un tagad tu vari koncentrēties. Protams, tas nozīmē nogriež laiku nost ar ģimeni, nogriež laiku nost ar interesēm. Un kā tu vari beigās pateikt, ka man patīk mācīties? Nē, tagad jau ļoti daudz vecāki, cik es dzirdu vecāki, kas viņi paši pilda, palīdz, sēž un viņiem tur stundas kaut kādas. Glābēja Railī. Pavada laiku kopā mācoties. Jā. Bet man ļoti interesants stāsts ir, es esmu pabeidzis vakarskolu. Un tam ir īstenībā ļoti liels iemesls, tāpēc, ka es 10. klasē es jau sāku strādāt. Un es atnāku skolu, 3 notiek, 2 nenotiek, 3 notiek. Un es tā kā, what the fuck, es tur varu stundā nopelnīt 3 eiro, ja es braucu strādāt. Nē, tad bija lati laikam vēl. Un man bija tas, ka es nevis dēļ atzīmēm, bet dēļ apmeklējumu. Man izmet ārā no parastās vidusskolas, un man bija jāiet tajā vakarskolā. Un tas, man liekas, kas man personīgi no klasiskās izglītības ir reāli bijis problēma, tas, ka tev ir 17, 18, 19 gadi, tu esi steroīdu vai testosteronu pilns vīrietis, un tu vari iet un kaut ko darīt. Tev ir jāsēž solā, ir kaut kas jādara. Un man liekas, ka tas arī, es nezinu, kā izskatās. Es esmu redzējis tos video, kā izskatās hackathons, kad tu reāli izstāsti tā kā coworkingā. Tā kā reāls coworkings izstāsta, ka tikai tur bērni. Viņi katrs sēž uz savu datoru, viņi kaut ko dara, viņiem ir katram tur savs projekts, katram savu ideju. Varbūt tu vari vēl vairāk izstāstīt par to, kas ir raise to curiosity, jo tur bija tā ideja, ka par to ideju vienkārši, kad ir tās nedēļas, tad ir izstāsts, vienkārši izstāsts, varbūt vairāk kā notiek tieši mācību process. Jā, mums tāda svarīga sastāvdaļa no mācībām ir, ko mēs saucam par kvestiem. Tie ir tādi projektu darbi uz steroīdiem, kur ir kaut kāds stāstījums, reālas dzīves lietas, ko viņi dara, un to viņi dara 6 nedēļas. Un katrs 6 nedēļu tad beigās ir mācība izstāde, kas ir nevis kaut kāda atzīme, ko tev ieliek, bet tas ir tāds reālās dzīves pārbaudījums, kur viņi rāda to, ko viņi ir paveikuši saviem vecākiem un citiem interesantiem, kas var atnākt apskatīties. Un tur, tāpēc, ka tā nav obligāta lieta, vai ne, un tas nav uzspiests, un tev nav pateikts, ka tev ir jādara šitā un tas, tur tas ziņkārības līmenis uzreizam ir pavisam cits viņiem. Un tā motivācija, kas viņiem ir, pavisam cita. Un Laura, tu man stāstīji par to pētījumu, arī par to ziņkārību. Es gribēju teikt, atkal es esmu pētījums. Ļoti labi, man patīk, ka ir pētījumi, tāpēc, ka cilvēkiem, man liekas, kas ir sistemātiski un arī tāpat kā līnijā var redzēt visu laiku tā sistēma, viņiem vajag pretīm pētījumus. Man liekas, krūti, ka mēs atsaucamies kaut kādām reālām lietām, kas ir pētītas. Jā, un es gribēju vienkārši ātri pieminēt arī, ka vislielākā problēma vismaz mūsdienu izglītībai tradicionālajās skolās ir tā, ka viņi vispār nebalstās uz pētījumiem, psiholoģijas pētījumiem par to, kā bērni mācās, kā vispār uzturēt motivāciju, kā dabūt to curiosity augšā. Jo arī pēc Marijas Montessori tu curiosity vari uztrenēt, zināt, kā arī var uztrenēt. Ja tev šobrīd, piemēram, ir notrulināta because of the school that you're in, tu viņu vari atkal uztrenēt ar pareizām sistēmām. Un viens no galvenajiem, ko tu vari darīt, lai to ziņkārību dabūtu augšā, un arī ne tikai ziņkārību, bet radošumu, ir dot iespēju izvēlēties, bet tām iespējām ir jābūt limitētām. Tu nevari dot tur unlimited iespējas izvēlēties, jo tas darbojas pretēji, tad ir demotivācija, jo tu vienkārši ir too much, un tu vienkārši, jo dažādi pētījumi pierāda, ka, piemēram, 6 opcijas ir the best, ko iedot, lai cilvēki būtu engaged, lai viņi būtu interesēti, darīt arī ekstra darbu. Un tiešām viņiem arī rezultātos parādās, ka viņi ir daudz radošāki tajā iznākumā, ko viņi dara. Tur arī tas pētījums bija tāds, vai ne, kad arī tu iedevi izvēlēties, tagad mēs darīsim šito lietu, vai arī šito lietu. Es jums iesaku darīt šito lietu, bet jūs varat izvēlēties. Un citai grupai bija, kad jums jādara šitā lieta. Un pēc tam
tā grupa, kura varēja izvēlēties, viņiem pēc tam viņi padara to lietu, viņiem ir jautājums, jūs gribat turpināt, vai arī jūs gribat kaut ko citu darīt. Tad vienkārši sākās brīvais laiks, un tajā brīvajā laikā viņi var izvēlēties darīt jebko. Un tie, kam bija izvēle, viņi 80% gadījumu izvēlējās turpināt darīt to pašu darbu, kas bija pirms tam. Tāpēc, ka viņi ir ieinteresēti, bet tie, kur bija tā, ka viņiem nebija izvēle, tur tikai 20% izvēlējās turpināt darīt to pašu. Ka vēl viena lieta - obligātā literatūra. Ja tu gribi, lai tavs bērns nelasa dzīvē, kam nepatīk lasīt, tad pasaki viņam, ko lasīt. Pasaki, tev vajag izlasīt šito. Labākā grāmata izlasa noteikti. Viņi noteikti neizlasīs. Labi, kvesti. Tad kvesti, es atceros, bija uzņēmējdarbības kvests. Viņi taisa savu biznesu, viņi iet tam varoņu ceļojumam cauri. Un man liekas, baigi forši, ja tev ir tas varoņu ceļojums priekšā, tu vari pateikt, man liekas, ka tu varoņu ceļojumā esi šī brīdī. Vai tev arī tā liekas? Tu vari runāt par to. Par to, ka ir sūdīgi justies. Vai ir tagad, ka tev nesanāk, jo tu nevari atrast. Tev ir rekur challenge, tu esi kaut kādā tajā salā vai vēl kaut kur. Ir uzņēmēji, kas vēl bija pa kvestiem? Ir, teiksim, Thomas Edisona laboratorijas kvests, kur viņi iejūtās jaunu zinātnieku kādā un taisa eksperiments un veido patentus. Jūras zinātnes kvests bija pagājušajā gadā arī, kur viņi... Man laikam ļoti patīk tas pilsonības kvests tāpat. Jā, jo es domāju, ka ļoti daudz no Latvijas iedzīvotājiem pat nezina, kas ir jādara, lai tu nokārtot Latvijas pilsonību. Un bērni mūsu skolā, viņi ļoti labi izgājuši šim visam cauri. Vispār bija ļoti interesanti, kad no pirmā kvesta, kur viss bija reāli pakaļā, kur mēs domājam, ko mēs esam vispār savam bērnam iedevuši, līdz pēdējiem, kur mums likās, wow, tur bija katra detaļa noslīpēta, tur bija plāns, tur bija uzkods. Viņi vāca visus tos kvestus, viņi vāca feedbacku, un viņi tik ļoti labprāt, es nezinu, kā jums bija, protams, iekšēnē, bet viņi tik labprātīgi, nākamreiz es redzēju, mēs uzrakstījām, tur uzkodas bija, bet nebija nekā svaigi. Nākamreiz pusi no uzkodām ir svaigas. Viņi tik ļoti iegāja tajā. Un es gribu pateikt, ka nevienā brīdī mēs kā skolas gidi vai vienkārši veidotāji nevienā brīdī neteicām, kas ir vajadzīgs tajās izstādēs. Bērni pilnīgi visu paši noorganizēja, pilnīgi paši izdomāja. Mēs viņiem uzdodam jautājumus, kas ir tas, kas padarītu izstādi lieliski, ko jūs gribat, vai ne? Un viņi izdomā, ka viņi grib uzkodas. Mēs neteicām viņiem, ka tur vajag uzkodas vai vēl kaut ko. Mēs gribam. Jūs teicāt, bet viņi dabūja feedback no klientiem vecākiem vai izstādes apmeklētājiem. Izstādi ir tur, kur viņi ir, pieņemsim, ir Edisons, jā, viņiem ir izstādi, man liekas, ļoti interesanti vēl bija arhitektūra, man liekas, kur viņi bija uzbūvējuši savu ideālu skolu. Respektīvi, viņi kaut kur tās 6 nedēļas dara, un tad viņi mums rāda, ko viņi ir darījuši 6 nedēļas, kur tur ir plāns, ir saplānot, tur, man liekas, stunda, ir saplānot par 10 minūtēm, viņi uzstājās, izstāsta, labdien, tur šodien tās, izved pa kaut kādiem kabineti skolā, ne kabineti, bet telpas, ja tā būtu laikam pareizāk teikt. Kabineti būtu parasti izved cauri, parāda visu kaut ko, noprezentē, ko viņi ir darījuši, un tad vienkārši tas līmenis no tā pirmā kvesta līdz tam pēdējiem, tie bija tā kā, Nē, labi, parastā skolā arī bērns no 1. līdz 12. klasē būs izaudzis un kaut ko parādījis. Es domāju, taču arī atskaits koncerti, skolā, kur viss dzied. Jūs taču esat redzējuši tos bērndās atskaites koncertus. Jā, taču skaisti. Skaisti dzējolīti. Ļoti daudz radošums drīzāk bērniem. Tas man likās interesanti, kad bija koncerti, jūs redzējāt, vai ne koncerts, ka viņas taisīja katrā izstādē, gan arī, man liekas, bija koncerts, kaut kāda deja vai kas. Un kad mēs vispār kā gidi par to vispār nerunājām, tas ir tas, ko viņas izdomā, viņām vajag. Viņas horeogrāfē, viņas nāk pie mums paskaties šito te, es paskatos. Un pašas liek to koncertu, un pašas izstāde izdomā, mums ir grafikā vai koncerts, vai ko mums būs, mēs viņu darīsim. Jā, bērns parāda to, ko viņš grib, vai ne? Viņam ir iespēja parādīt to, darīt to, ko viņš tiešām grib. Bet tas nenozīmē tāpat laikā, ka viņas dara tikai to, vai ne? Ka viņas skolā tikai nakti un dzied un ļaļinās apkārt. Tas bija tas, ko mēs domājam, ka būs kaut kāda tā visapļautībā, anarhija, un mēs tagad, lai gan kaut kādā posmā arī tas bija. Tas mēs arī bija. Mēs izgājām to, ka aktonos nav skolotāji. Nav skolotāji. Jā, mēs vispār šo konceptu pat neesam izstāstījuši. Gidi neatbild uz jautājumu. Tā kā tu nevari. Iedomājieties, jo jums ir telpa, skola, kurā nav skolotāji, un kurā tie pieaugušie, kas tur ir, viņi neatbild uz jautājumiem. Viņi uzdod pretjautājumu, lai bērns varētu pats atrisināt problēmu. Tas bija tas pirmajā reizē, kad mēs arī bijām. Man liekas, tas pat bija izstādē pagājušā gada nometnē, kas bija augustā vēl pirms skolas,
kad es atceros, mēs te bijām ar bērniem, un mēs ar Dāvi sēdējām tur tajā telpā, un pienāk kaut kāda meitene, un saka, man izlija ūdens, ko lai es daru? Un es tā kā jau, kur ir salvets, es tā kā sniegšos to došu, un Dāvis viņiem prasa, jā, tas ir, tev izlija ūdens, kā tev šķiet, ko tu varētu izdarīt tagad, lai viņu saslaucītu? Tu neteici tā, bet katrā ziņā tie uzdev to jautājumu viņai kaut kā, ka tā kā, ko tu tagad varētu darīt? Un tā meitene tā, es varbūt varētu paņemt salvetes un tā kā saslaucīt. Un nevis, ka tu viņai iedod, jā, kur ņēma ātri salvetes, saslauka, bet viņa pati izdomā, viņa pati vēl, es atceros to skatienu, viņa tā, jā, īstenībā diezgan vienkārši, kāpēc vispār jautāja kādam, es taču pat var tikt galā. Un tas bija tāds pirmais, likās tāds, labi, loģiski, vai ne, bet tiešām, kā mēs vienmēr būtu, davai, ejam ātri saslaukam kopā. Un tas ir tas stāsts par tām railijām, kur tu uzdod, un ko tas bērns sajūta. Viņš sajūta, ka viņš pats var risināt savas problēmas, kad viņš var nākamreiz, viņš varētu arī nenākt pēc palīdzības. Viņš jau pats sāks domāt, un pats saka, es varu atrisināt, kas man ir vajadzīgs, lai atrisinātu šo problēmu. Un viņš jūtās empowered, viņš jūtās spēcīgs, viņš jūtās stiprs, viņš jūtās varens, viņš jūtās, ka viņš ir savs dzīves noteicējs. Jā, tagad, ja tā skatās, mēs braucām tikko pēdējā braucienā, un Maija pats apako savu somu, pat visu izdara, pat visu saliek. Man atkal tas vēsmā, viņa meitene, viņa vienkārši kārtīgāk. Mums ir 2 gadu starpības ar bērniem, un viens iet, teiksim tā, parastā, neparastā skolā, un viens iet. Bet, tu redzi, ka viņš ir atbildīgs par dzīvi. Tātad nav skolotāja, nav neviena, kas var viņiem palīdzēt. Kā viņiem ir? Ir palīdz, jau gidi ir. Jā, savā ziņā jau tā izklausās, varbūt, ka mēs tur neko nedarām. Bet viņi jau, gidi jau ļoti modelē visu to notiekošo skolā, jo it īpaši pirmajos gados ir jābūt ļoti daudz koncentrētam darbam, lai bērni pēc tam paši varētu pašvadīti turpināt arī palīdzot citiem bērniem. Un sākotnēji ļoti daudz ir arī, ja, piemēram, Dāvis redz, ka šobrīd ir kaut kāda problēma ar koncentrēšanos, vai, piemēram, neviens negrib darīt pamatprasmes, ja? Tad viņš nākamajā sokrātiskā diskusijā uzdos kādu sokrātisku jautājumu, lai palīdzētu bērniem atgriezties uz tā ceļa, ka viņiem vajag, ka šis ir tas, ko viņi dara priekš sevis. Nevis priekš atzīmēm, nevis priekš skolotājiem, nevis priekš vecākiem, bet priekš sevis, ka viņi to dara, lai paši apgūtu labāk, un lai paši būtu pastāvīgi, lai paši zinātu vairāk, un lai paši varētu aiziet savu uzņēmumu, ja viņi vēlas, vai, nezinu, iesākt par apkopēju, kā mēs noskaidrojam, ka varbūt citi vēlas. Jā, tas ir tas varoņu ceļojums, ja, kad ir kā filmās, ja, kad tu ej, un tev ir kāds, kurš tevi atgriež atpakaļ, vai kurš tev kāds coach, mentors, krustēvs vai kāds, kurš tev pasaka, bet kādas tad ir tās vērtības, ko tu gribi, un vai šis ir tas ceļš, kā tu tur nonāksi. Vēl tas bija izgājis, bet tas, ka tu teici, ka tu pabeidz vakarskolu un tur tagad tu esi uzņēmējs. Jā, un es domāju, mēs arī esam dzirdējuši daudz stāstus par veiksmīgiem vispasaules cilvēkiem, kas nav pabeiguši vidusskolu vai ne, un kas ietur uzņēmējdarbībā no pirmās dienas un tur mēģina pelnīt naudu un tad izaug ļoti veiksmīgi. Un tas, ko mūsu prāsa saka, tā kā, viņš tā kā apšauba to un saka, tas ir tāds viens kaut kāds tur veiksmīgs, kuram kaut kam tur veicās. Un man liekas, ka tas visgrūtākais sevī ir tiešām ielaist to, ka tas nav nekas, ka tas ir īstenībā dabīgs ceļš, ko visi varētu iet. Tas nenozīmē, ka mēs visi būsim miljardieri, ja, un veiksmīgi tur Apple īpašnieki, bet ka tas ir tas ceļš, kā mēs kā var iet katrs no mums. Principā vidusskola nav obligāta, un mēs visi zinām, līdz ar to varbūt kāds vēlas jau sākt savas darba gaitas jau tajā skolā brīdī. Īstenībā nekas nav obligāts. Jā, arī apmeklējums nav obligāts, līdz ar to ģimenes var vairāk ceļot un tiešām veltīt to laiku, lai var apgūt visu kaut ko arī ārpus šīm sienām. Bet man likās ļoti smieklīgi, kad es lasīju par Albertu Einsteinu, ka viņš skolā, viņam bija arī ļoti garlaicīgi, un viņš bija noalgojis cilvēku, kurš viņa vietā veica pierakstus stundās, lai viņš varētu tur nebūt pats. Viss cien. Kad tu saproti laicīgi, šis ir galīgi garā. Un tad tu nokārto tā, lai viss notiktu. Viņš, protams, varēja, varbūt viņam nebija tur izcilākās atzīmes, bet tas galā beigās nebija beigas. Bet mums ir viena fundamentāla ticība skolā visās Aktonu akadēmijās, kā arī prasība priekš visām Aktonu akadēmijām no Aktonu akadēmijas skolu tīkla. Un tas ir ticība, pārliecība, ka katrs bērns ir ģēnijs. Un tas ir tas, ko jebkuram gidam, kurš ienāk Aktonu akadēmijā, kuram pieaugušam ir jātic, ka katrs bērns ir ģēnijs. Tas nozīmē, ka mēs uz viņu skatāmies katru dienu pēc Marijas Montessori principiem ar svaigām acīm, ar cilvēku, kurš ir spējīgs, kurš pats var izdarīt, nevis viņu norakstāmā. Viņš vakar nevarēja vēl kaut ko, viņš jau nevar pats tur saslaucīt vai vēl kaut ko.
Jā, tas, ka tu kaut ko esi izdarījis iepriekšējā dienā, vispār nenāc. Past performance does not determine your future. Mēs uztveram, ka visi ir šeit savā varoņu ceļojumā un visi ir spējīgi un varoši, kas šeit atrodas. Jā, man ļoti interesanti jautājums, vai tu redzi savu bērnu kā ģēniju? Pajautā savu to. Bet man īstenībā šīs paša filozofija manajā jaunajā hobijā, kas ir padals, ir arī tā kā, jo padalā ir, ka tu tu zaudē punktu un tu sāc viņu no jauna. Un es vienmēr, kad es sāku punktu no jauna, saku sev never look back. Tā kā tas, kā tu nospēlēji iepriekšējo punktu, nekā nedrīkst ietekmēt tev šo brīdi. Un tā kā es spēlēju, 9 mēnešus, un es vēl projām gan katru reizi sev saku, jo tas prāts, viņš visu laiku aizķerās aiz tās tavas iepriekšējās kļūdas, un viņš domā, ka tu esi neveiksmīgs vai tu nemāki to darīt, bet īstenībā tu jau māki. Tā kā tev vajag vienkārši pārliecināt to savu prātu, ka tu to māki. Un tas, man liekas, ir ļoti grūti mums arī kā vecākiem katru dienu paskatīties uz to bērnu, pateikt, ka viņš ir ģēnijs, neņemot vērā to, ka viņš vakardien izdarīja to, ko viņš izdarīja. Jā, tas ir tas, ko mēs jau visos podkastos ar visiem viesiem, man liekas, nonākam pie tā, ka mēs visu laiku mācāmies kopā esot. Un īstenībā arī uzlikt to, ka katra diena ir kā iespēja iegūt jaunas mācības gan attiecībās, gan ar bērniem, gan vienam ar otru, gan pašam ar sevi. Katru dienu skatīties ar svaigām acīm un nevis kavēties pagātnē un domāt, cik viss tur ir slikti, jo tas bija tā vakardien, bet tiešām paskatīties uz jaunu dienu, uz jaunu cilvēku katru dienu un vienkārši iet uz priekšu un tālāk. Un, jā, es esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka jūs esat uzņēmušies šādu misiju un savu varoņu ceļojumu, jo droši vien, kad īstenībā vieglāk būtu bijis vienkārši mācīt savu bērnu mājmācībā, vai ne? Jo kāpēc? Es te īstenībā domāju, gribēju to arī jautāt, kāpēc neizvēlējāties mājmācību, bet tu jau atbildēji pašā sākumā par to, ka jūs, ka tu saproti, ka giving back ir, ja, ka jādod kaut kas ir kopienai. Jā, un arī tomēr gribās to sociālo aspektu vairāk arī bērniem. Tas, ko mēs šeit veidojam, ir tā pašvadītās mācīšanās kopienu. Un viņi veido to kultūru, un viņi ten mācās arī mini civilā sabiedrība. Mums ir, kur viņiem ir savas sanāksmes piekdienās, kur viņi lemj kaut kādas lietas. Viņiem tur ir balsošanas par līderiem un par cilvēkiem, kuriem būs kaut kāda vara, ko viņi iedos. Viņi veido mini civilo sabiedrību. Līdz ar to, kad viņi iznāk no skolas ārā, tad viņi ļoti kulturāli labi var orientēties. Viņi var iet uzņēmumā vai vienalga kur, un viņi var izveidot kultūru vai arī adaptēties tai kultūrai, kas tur ir. Un tas ir kaut kas, ko es nevaru mājmācībā iedot. Vai arī vismaz, kas ir ļoti grūti. Vai tad ir jāpārceļ tiešām uz vidi, kur varbūt visi tā kā vai arī mājmācībā. Es zinu, ka tev ir pastāsts par bērniem. Tu esi izvēlējusies taktiku, kā tu zini, kad apstāsies tas kuģis. Jā, ka mums apstāsies. Labi, ar pirmā bērnu īstenībā tas bija nejauši, ka mēs, pareizāk sakot, mums bija vairāk vārdu varianti, kas mums patika, un tad mēs lozējām, un mums sanāca 2 dažādos lozēšanas veidos, ka mums jāsauc par Leonardo. Un tad jau, zin kā, tur visi jau joko, ņīnzis ir paškas, un tā, un tad otrs bērns, kad pieteicās, tad es jau tā kā, labi, varbūt tiešām tas joks ir bišķiņ tālāk jāpanes, un tad, es atceros, ka es ar Leo gāju pie osteopāta, un viņš toreiz kaut kā man pateica, ka vai šitas tev ir 4. bērns, un es domāju, Dievs, kā viņš tā kā man 4 nekad mūžā. Un tad pēc tam, kad tas pamazām sāka pilināties, un tad es jau pie otrā bērna domāju, labi, jā, Rafaels. Un tad mums vēl 2 palikuši ir Donatello un Michelangelo. Tur jau ir varianti. Protams, mēs varam arī visu multeni salikt, bet es ceru, ka pie 4 mēs. Ja tāds ir stāsts, jūs tieši domāju, kāds ir jūsu bērns, es domāju, ka jūs vienkārši. Tipa netīšām. Nē, es domāju. Mēs vēl negribam bērns īstenībā. Mēs vienkārši gribam nīzes. Es biju domājis, ka jūs vienkārši esat cilvēki ar tādu ļoti atvērtu prātu, jums ir lieli sapņi bērniem, tātad arī lieli vārdi jāliek. Tu par kaut ko fano bērnībā, ja? Un tad tu bišķi pat tālu paņem to fanošanu, tu sāc vienkārši, saprot. One step too far. Tas, ko es gribēju klausītājiem arī pateikt, varbūt, kad visu šo sarunu noklausīs, jo mēs virzamies jau uz tā kā noslēgumu, ja? Bet tas, ko es gribēju pateikt, ka protams, ka šis ir šādu skolu mēģināt bērniem un visu to filozofiju, tas ir ļoti varonīgi. Mēs to runājam, šo vārdu tiešām arī es gribētu tā izmantot varonīgi. Un tas nenozīmē, ka tagad visiem bērniem ir jāiet Aktonu akadēmijā, jo tikai tad viņi būs tur radoši cilvēki. Vienkārši ieviest kaut kādas lietas no tā, ko mēs šodien runājam, kā mēs skatāmies uz mūsu bērnu, kā mēs ar viņu runājam, kā mēs
skatāmies uz to, kā mēs viņam palīdzam, kā mēs viņu gribam glābt. Un tiešām padomāt par to, kāpēc mēs tā darām, ko tas viņam iedos. Vai tas, ka es viņu tagad pateikšu, ārprāt, kāds tu neveikls, ka tev tur tā sanāca, vai mēs viņam iedodam vairāk ar šiem vārdiem kaut ko, ka viņš tagad nākošais baidīsies kaut ko izdarīt nepareizi. Ja? Tiešām pie kaut kādām vairākām ikdienas darbībām, kas mums jau ir iedzītas, vai piedomājam pie tā, pieķeram to savu domu un pamainam kaut ko nākamajā reizē. Jo tas, kā tie bērni atplauks, tad, kad mēs to izdarām, tas ir ļoti brīnumaini to skatīties, ka viņi tiešām ir kaut kāds patērns, kas ir iegājis, un tu pēkšņi izdari kaut ko savādāk, un viņš pilnīgi to skatās, tā kā, ko? Kāpēc tu tagad man tā pateici pēkšņi? Tas, kas man ļoti palīdz arī ikdienā, ir, es no vienas arī psiholoģijas grāmatas lasīju, ka tas, kā tu vislabāk vari izdomāt, kā tev rīkoties, ir izdomāt, kuram cilvēkam šis ir uzdevums. Tad, kad ir bērnam jāsasien kurpe, kuram tas ir uzdevums? Tas ir uzdevums mammai vai tas ir uzdevums bērnam? Iemācīties, kā sasiet kurpi. Skaidrs, ka skrējienā visādi var gadīties un tā tālāk, bet tad, kad ir tā ikdiena un nav skrējiens, tad vienmēr tā kā padomāt, kuram šis uzdevums ir. Arī darba attiecībās īstenībā tiešām. Vai tas ir tava kā vadītāja uzdevums, vai tas ir tava kā izpildītāja uzdevums, vai tas ir tava, tā kā katru reizi saprast, ja ir kaut kas tev nerezonē, vai tu nevari saprast, kāpēc tev tāds sajūts par to uzdevumu ir. Mēģināt saprast, kuram tas ir, un tad tu zinās, kā rīkoties. Es piekritīšu Līnai par to, ka jūs esat devušies varonīgā ceļojumā. Mūsu podkāsts ir par to, kā ģimenes aug un attīstās. Kas ir tas, ko mūsu mazais komunitīs jau, kas ir saradīts, paldies visiem, kas tur seko, spiež laikus, atcerieties, tas ir super svarīgi, bez tā vispār nekustās zemeslode. Jā, kaut kā šitā vēl rāda, man liekas, moderni. Ko mēs varam iedot? Tagad mums bija šis 100 eiro jautājums kaut kāds, ne? Es atceros, vienkārši bija jautājums nesen pie iepriekšējā, man liekas, podkāsta, kas ir tas svarīgākais, ko jums ir iemācījuši vecāki. Un varbūt jūs varat atbildēt no tāda, gan no konkrēti, no tādas perspektīvas, gan arī tā, ko jūs gribat iemācīt. Tas, kurš uzdev jautājumu, uzrakstiet mums bērniem, 100 eiro. Pagājušā reizē, kad mēs tikāmies, mēs gandrīz jau šķīrāmies, un tad es novēroju, kā tu savam dēlam saki, viņš tur stumda tos ratus pa to terasi, un viņi tur gāžās. Domāju, paldies Dievam, tur nav brālīts iekšā. Un viņš stumda un mēģina tur uzdabūt tos ratus augšā. Un tu stāvi un saki, jā, tev izdosies, tu esi varonīgs, tā kā tu esi ļoti neatlaidīgs, un tu to saki un saki. Es domāju, cik interesanti, ka tu viņam tik daudz reizes to saki, nezinu, vai viņam tas nosēdīsies kaut kā, un ko viņam tas dos dzīvē un tam līdzīgi. Bet tā. Sūkļi viņi atkārto, es viņam kaut ko saku, un viņš reāli atkārto tās lietas. Viņš ir teicis, tēti, mēs esam varoņi. Martīnī, es daudz izmantoju, tā kā mēs Martīnī ģimene darām tā. Un tad viņš arī paņem tās lietas, mēs Martīnī ģimene esam drosmīgi. Un tad mēs esam drosmīgi atkārto. Tas ir skaisti, ka bērns saprast. Bet jā, ko jums iemācījuši vecāki? Man jāsāk. es varu sākt, ja tu negribi. Labi, tu sāc padomāšu. Labi, es tu to izmet jautājumu, ne tas tāds jautājums, par ko padomāt daudz, bet man ienāca prātā uzreiz viena lieta, ko man iemācīja, ko man tēvs iemācīja īstenībā ir man bija tāds gadījums, kad es biju vēl ļoti jauns, zem 18 gadiem, un es biju lietojis alkoholu pastiprināti. Es atnācu mājās, un es pievēmu gultu aiz gultas, un no rīta es pieceļos, un kāds ir saslaucījis, bet aiz gultas nebija saslaucījis. Es nezināju, kā aiz gultas arī ir. Un to bija mans tēvs izdarījis. Un mans tēvs pēc tam man vispār neko neteica par to. Un tas ir tā viņa uzticēšanās, kad viņš man nekaunināja, tāpēc, kad es jau pats esmu to piedzīvojis, es taču zinu, vienīgi tādā momentā tas, ko man galīgi nevajag, lai man vēl tēvs sāk stāstīt sliktas lietas. Un tas pats bija arī mans brālis mašīnu novākoja, arī nepilngadīgs. Un viņam tēvs arī neko par to neteica, labi, saremontēs vēl kaut ko. Viņš pats pārdzīvo, brālis, viņš zina, ka viņš ir izdarījis tā. Viņš pats var pieņemt lēmumus un pats saprast, ko tālāk dzīvē darīt. Un tā ir tāda viena mācība, kas man liekas ir svarīga, ir nevajag papildus kaunināt un papildus teikt kaut ko, vai es taču tev teicu, vai vēl kaut ko, ir uzticēties saviem bērniem. Man laikam tas, ko vecāki iemācīja, bija darba ētika. Jo mums ļoti agri jau tiešām, tā kā mēs jau bijām maziņi, jau sāka gan mājas darbos iesaistīt, tur grīdas bija jāmazgā.
mēs tā kā vecāki paudze, tad visu laiku bija jāmazgā grīdas, viss kaut kas jādara. Pēc tam tētim, kad bija biznesa, viņam bija traktora biznesa, lauksaimniecības tehnika, viņš pārdeva lietot, un tam mums bija, viņš atved, piemēram, traktoru lietot, un viņš jāizmazgā, jānokrāso, jānoslīpē, tur viss tā kā ir jāuzčinī viņš tā kā, lai būtu ritīgi nice. Un tas bija tas, ko mēs darījām visu laiku pēc skolas, principā. Un tas, tev iemāca to darba etiku, ir jāstrādā. Kā jāatbalsta tie bērni. Jā. Ja mēs tagad skatāmies uz to, ko Gustavs vienmēr jautā, pēdējo jautājumu, kas ir tas, ko jūs gribētu pateikt cilvēkiem un īstenībā arī saviem bērniem? Kas ir tā viena lieta, ko jūs gribētu iemācīt saviem bērniem? Labi, tas, ko es gribētu pateikt visiem cilvēkiem, neatkarīgi vai tev ir bērni vai nav, jo arī darba kontekstos tas ir tikpat svarīgi uzticēties otram cilvēkam un vienmēr domāt, ka viņš spēj. Jo arī darba kontekstā, ja tu domās, ka tas cilvēks, kuram tu dod darbu, ka viņš nespēs, ka viņš kaut ko nevarēs, tad tā arī būs. Ja tu viņam netici, tad viņš arī visdrīzāk savu neticēs un vienkārši tiešām paļauties un ļauties viņam. Tā ir ļoti laba mācība. Tas ir tas, ko es arī saņēmu no savu pirmā bosa, pirmajā savā darbvietā, tādā lielajā darbvietā, kur viņš man uzticējās un deva uzdevumus, ko neviens cits droši vien neuzticētu tādam gurķim kā man. Un tas ir tāds liela atbildība un people raise to the occasion. Jā. Cilvēki paceļās uz to, ko citi cilvēki tic par viņu. Un tā ir laba mācība. Man liekas, ka bijis tā, ka es par daudz ticu cilvēkiem. Es sev ticu. Es pārāk labi redzu viņus. Un tā man ir bijis tāda personīgā problēma. Un, kad jūs to tagad sakat, man tā, jā, es tikai piekritīšu, es arī gribētu, bet tā man tā pieredze Trust but verify ir tāds. Jā. Kas teiciens? Trust but verify. Trust but verify. Uzticies, bet pārbaudi. Jā, un tas ir tas, ko es arī tagad ieviesu, kad visi, kas pie manis strādā, viņiem ir jābūt bijis tādai pieredzēji. Tad es viņai dodu šo. Tu vienkārši tici visam labajam dzīvē, un es esmu tā, kas tevi nozemē. Mēs esam perfekti pāris. Mācāmies no cilvēkiem. Jā, tas, ko es domāju, nebija domāts, ka tā kā trust blindly un vienkārši, tagad dos bērniem vadīt lidmašīnu. Protams, ka nē, bet... Var. Vai tad nevar uzticēties? Nē, bet tiešām ticēt, ka viņi var vienkārši lietas darīt to, kas viņiem ir atbilstoši. Arī tas pēc Montessori nav tā, ka bērniem pirmajā klasē liekas, nezinu, tur Pitagora teorēmu mācīties. Protams, visam jābūt pakāpeniski un one thing leads to another. Un tas ļoti svarīgi tā kā būvēt jaunas zināšanas uz esošajām zināšanām. Un tas palīdz tev arvien ātrāk un tālāk tikt un iemācīties. Bet tas spējīgam. Ir arī svarīgi šajā punktā, ko jūs sakat, visu domāju, lai nerodas varbūt tā doma, ka tagad visi bērni, visatļaudība, vai ne, jo ir jāgrib darīt. Arī bērnam, lai viņš mācītos, viņam ir jāgrib. Ja viņš negrib un vienkārši grib sēdēt, tad tā arī ir viņa kaut kāda izvēle, vai viņš vēl nav gatavs kaut ko darīt. Ir jāsagaida kaut kāds brīdis, ja? Vienkārši nevajag viņu tā kā spiest un pušot un piespiest darīt, bet viņam ir jābūt kaut kādai vēlmei iekšā arī skolā, taču, vai ne? Arī, un tāpēc... Ir jābūt tai ziņkārībai, tāpēc arī jums ir tas sauklis esi ziņkārīgs. Gribi izzināt. Rīkojies. Skaidrs, ka ja klasiskā skolu modelī ir grūti būt ziņkārīgam. Kas būs nākamā formula, kas man būs, vai gada skaitlis, kas jāiemācās? Galvas ļoti grūti būt ziņkārīgam. Bet tad... Kas nākamais vēsturē, tur būs jāiekaļ galvā, baigi neesā. Bet tad, ja skolotājs tiešām arī ar to AI vai nedaudz runā, ka skolotājiem nebūs darba un tā, bet vienkārši tas darbs transformēsies, viņiem būs vairāk iespēja tiešām fokusēties uz to, kā ieinteresēt to bērnu, lai šis nākamais temats viņam tiešām nosāstos un viņš saprastu tā jēgu, vai ne? Nevis vienkārši iekaļam šito, ne? Un tā arī ir mācība. Uzprasīt AI, kā ieinteresēt savus bērnus, AI varētu atbildēt uz to jautājumu, ne? Jā, noteikti. Ir dažādi veidi, kā to darīt. Bet jā, tas, ko, man liekas, to arī vēl es gribētu piebilst tavam teiktējiem, kad jūs šodien dzirdējāt daudz kaut kādas dīvainas lietas, jā? Vienkārši neaizējam galējībās. Jā, neuzskatām, ka mēs tagad bērniem ļaujam pašiem elektrolīniju labot skolā un vēl kaut ko. Saprotam, ka tas viss ir tā kā one step at a time. Tas nav tur, ka viņi visur braukt ar mašīnām uz skolu. Kā dienas ar, bet... un tad novākot viņus pēc... un mēs neko neteiksim. Bet man arī tēvam bija līdzīgi iezīme, ka viņš man baigi neskaloja smadzenes, ka jau es biju tāds lielāks. Bet mēs, atgriežoties pie mūsu jaukā, brīnišķīgā, lieliskā community, kā mēs jums varam palīdzēt jūsu ceļojumā? Kas ir tas, kas jums trūks, kas ir tas, ko jūs gribētu
redzēt, kā palīdzību no mums? Droši vien viens ir, ko mēs aicinām vēl ģimenes mūsu skolai pievienoties, jo skaidrs, ka, lai tādu foršu komunu izveidotos, tev vajag vairāk kā pāris bērnus. Tas ir tas, ko, ja gadījumā rezonēja kādam, kurš mūs klausās un viņam interesē vairāk par mūsu skolu, nekautrējieties uzrakstīt. Cik līdz gadu bērnam jābūt? Šobrīd no 1. klases vecuma 7 gadi līdz 11, 10, 11. Jā, 6 līdz 11 varētu teikt. Jā, 6 arī dara. Jā, bet jūs jau esat fantastiski palīdzējuši, tāpēc, ka tās pirmās ģimenes, kas parakstās uz kaut ko šitādu, viņas ir ļoti varonīgas, un man ir milzīga cieņa un gandarījums un pateicība tām ģimenēm, kā jūsējā ģimene, kur atnāca un veido šo skolu, šo kopienu, jo bez jums nekas arī nevarētu izveidoties. Un tur ir vajadzīga daudz drosme un daudz varonība, un to es jūs apsveicu ar lielu. Un mums ir arī milzīgs prieks redzēt. Jā, mums patīk tas giving back, tāpēc mēs gribam vēl kaut ko iedot. Bet, ja mēs neko nevaram iedot, tad mēs neko nevaram iedot. Savus bērnus mēs aizdam prom tagad. Bet mums arī milzīgs prieks redzēt, ka jūs dodat bērniem to iespēju tiešām izbaudīt arī, piemēram, šīs citas valsts, arī to kultūru un tiešām mācīties no tām pieredzēm, jo tas ir tiešām tik vērtīgi. Tā mēs ceram, jā. Mēs arī iedvesmojoties no jums vispār izveidojām mūsu cenu struktūru tādu, kas palīdz lielām ģimenēm, kur mēs otrajam bērnam, kurš mācās Aktona akadēmijā, dodam 50% atlaidi, trešajam bērnam dodam vēl 50% atlaidi, un ceturtajam bērnam 100% atlaidi. Wow. Mums, principā, te jau varētu iedot jā, bet klausies, jā, tad jau nav. Tad jau nevajag 4. bērnu, jo viņam viss būs maksas. Es domāju, tiem, kuriem vēl nav. Tiem citiem. Tie, kuri domā, 4. bērns baigi dārgi. Nav bez maksas. Palēto, skoli pa brīvu. Un 400 eiro no valsts vēl pabalstā. Tā kā aiziet. Mums ir arī lielais sapnis vispār tai skolai no mūsu puses ir tāds, ka katra ģimene Latvijā kādreiz, kura to pat tiešām vēlās, varēs sūtīt savus bērnus uz Aktona akadēmiju, tāpēc, ka, vai līdzīgā skolā. Ja mēs esam mikroskola, mums ir maksimālā kapacitāte 140 bērni, tas ir no 1. līdz vidusskolai. Un kā daļu no šā arī mums ir arī stipendijas, kuras potenciāli būs arī pēc tam vēlāk vairāk. Tā kā, ja jums interesē, jūs nevarat atļauties, bet šī lieta jūs uzrunā, tad jūs varat sakontaktēties, un mums ir stipendijas, kas atļauj arī pilnīgi bez maksas. Respektīvi, tur būs apakšā kaut kāda linka, rakstat, sūtat. Es ceru, ka bija interesanti, jo mēs mēģinājām tiešām to izglītības cēmu papētīt. Mums ir ideja turpmāk arī podkāstos iet tur. Mēs tagad meklējam par seksa tēmu, ja kādu speciālistu, varbūt jūs zināt. Kas tad no mācībām līdz kas svarīgāks? Izglītība un seksa, kā citur nav. Vēl var pavāri parunāt. Tas ir aktuāli seksuāla izglītība. Tā kā skolās, vai ne? Par to valsts nākošajā reizē. Mēs meklējam vēl visādi šādas virzienus, jo var jau runāt par to, kā radīt bērnus un taisīt vēl, bet man liekas, ka katrai ģimenei ir kaut kāda aktuāla jautājuma. Paldies jums, kad jūs padalījāties ar izglītību. Man liekas, bija ļoti interesanti. Man personīgi bija interesanti. Varbūt jums arī klausās. Tas no manis šodien viss. Jā, un es īstenībā gribēju pateikt, ja kāds noklausījās līdz beigām, baigi forši ierakstīt varbūt savas pārdomas par izglītības sistēmu un to, kāda jums ir pieredze, jo mums vienkārši interesanti palasīt, kas ir tas aktuālākais. Arī jums droši vien būtu interesanti palasīt, kas ir no cilvēkiem, ģimenēm parastajām. Iekomentējiet banānu komentārā, ja jūs tik tālu noklausījāties. Pasieties, kur viens bērns. Viens redz ir radošais bērns, jā. Vai nāc pastāst, kā tev patika Aktonā mācīties veselu gadu? Labi. Tik vien? Labi. Viņai nav ar ko salīdzināt. Tas bija viņas pirmais mācību gads. Viņa tagad brauc uz ārzemēm. Tad viņi varēs jums pēc tam iesniegt esēju par to, kas varētu būt labi. Izmaiņu pieprasījums. Tieši tā. Viņai ir. Nāks uz domas sanāksmēm. Mājiņ, tu esi varonis savā ceļojumā? Jā. Tas ir kaut ko visiem. Čau, paldies. Čau, pērciet manas cepums. Atā, davai. Čau visiem. Atā.